izmaksu kazino. Tin. Jā. Šodien pie mums šeit Lauvas alus viesos varēja būt Karaliene Elizabete, jo uz galda ir tēja, bet nē. Pie mums viesos ir šī brīža, es teiktu, viens no talantīgākajiem, radošākajiem latviešu futbolistiem - Lukas Vapne. Cilvēks, kura mērķi piepildās. Es lasīju vienā intervijā, ka pirms šīs sezonas tu teici, tev mērķis individuālais ir debija Latvijas izlasē. Un Lodzo! Ne tikai debija, var pateikt, ka gandrīz vai arī jau esi kodola spēlētājs, vai ne? Laikam jau jā, pie jaunā treneris uzreiz parādīja, ka uzticās man. Un, tas man arī iedeva tādu pārliecību, ka esmu īstajā vietā, īstajā laikā. Un, paldies trenerim, jā, ka viņš man tā uzticēja. Es teiktu, ka ja tu atnāktu pie mums agrāk un dzertu teju mūsu raidījumā, arī pie vecā trenera tu būtu topā. Iespējams. Kāpēc tēja? Nē, es apsveicu un vienkārši pastāstu. Galvenokārt, jo atsāk jau trenēties un alkohols nav tā labākā lieta atjaunošanās. Nopietni? Tāpēc, jā. Nē, pēc sezonas laikā, protams, pēc spēles es arī iedzeru aliņu. Vieglāk aizmigt, tas ir skaidrs, bet kad smagi treniņi, tad... Ko tētis saka par aliņu? Vai viņš zina? Protams, viņš zina. Nē, es jau arī tik maziņš, tāpēc baigi neko nesaka. Gribu iedzert, negribu nedzert. Bet man liekas, tev labā laikā trāpījās tā debija, jo jauns treneris, viņam tie cilvēki vispār nezinām. Es pieļauju, ka iekļūt izlasē brīdī, ka treneris būtu bijis kāds 5 gadus kā cits jau. Viņam savs kodols, ko viņš ņemās, tas būtu bijis grūtāk. Es arī tā domāju, jā. Bet tu esi tāds... Zaļš. Tu varētu, es te par Šreku varētu saukt, vai par Grinču, piemēram, tuvāk Ziemassvētkiem, jo tiešām no bērnības tu esi metas sistēmas produkts. Man liekas, viens no pirmajiem teikt, kas ir tāds izgājis no sākuma līdz beigām, ja? Es domāju, ka es esmu pats pirmais, ja godīgi, tāpēc, ka viss jau sākās ar tēti un to draudzību starp Ģirtu Andriu un manu tēvu, tāpēc es pieļauju, ka es biju tas, kurš uz pašu pirmo metas treniņu ir ieradies, tāpēc, jā. Wow! Kontekstam, tie dinastija. Tēvs futbolists un arī dēls futbolists. Pastāsti par bērnību, ka tevs futbolists un virslīgas līmenī arī viņš ir, jā? Viņš taču bija tajā komandā, kas tika virslīgā, jā? Kādas ir spilgtākās atmiņas par to? Spilgtākās atmiņas ir no tās pirmās sezonas, kad bija vēl 49. spēles, un tad pēc spēlēm atceros, kad gāju ģērbtuvē vienmēr ar viņiem, un tas tāds foršs mirklis bija. Cik tev gadi tajā brīdī? Tas ir kurš? 13? 12, man liekas, jā. Es ir minus 12 gadi, 21 minus 12. 11. Jā. Tad jau es neesmu vairs arī tik maziņš, tāpēc varbūt es arī atceros, bet kad es biju vēl mazāks, tad bija, kad 100. spēle tētim bija, tad Kliņģeri kopā pasniedz ar galvenā treneri, un ir vēl tā bilde, un to bildi atceros kā šodien. Kā ir būt futbolista bērnam? Tev bija cita varianti vispār, ko tu sporta veids? Nē, es te vairāk par atkal sarunām pēc spēlēm un vispār par dzīvi. Ir taču tā, ka jāklausās. Kad mazāks bija, tad varbūt viņš kaut ko pateica, jā, bet arī viss bija pa tēmu, pa lielam. Es arī pats sapratu to, un varbūt man paveicās, ka es tāds esmu, bet es uzklausīju viņu, un es sapratu, ka tomēr kaut kāda daļa ir taisnība. Daļa. Lielākā daļa. Bet tagad tā, ja es pats pajautāju, tad viņš man pasaka, bet ja es nejautāju, tad viņš saprot. Nē, protams, viņš taču saprot, ka tu pārsiti viņu kā futbolistu, viņš izlasē nav spēlējis, un kur viņš līdīs? Viņš man teica, ka viņš vispār sev nekad nav uzskatījis par profesionālu futbolistu, un ka viņš ieraudzīja, ka Unitedā skraida jaunāk puiši pa viņu, tad viņš saprata, ka finišs. Jābeidz, jā? Jā, sāk strādāt. Kas bija grūtākais tajā bērnībā? Bija brīži, kad gribējās beigt? Bija viens tāds, bet viņš bija tāds rīktīgs smags, un hokejs iepatikās ļoti.
bija ģimenē cilvēki, kas spēlē, tāpēc jā, visu laiku acīm priekšā bija pilna arēna tur. Kas tev radinieki izlasē vai bija? Bija, jā, tikko pabeidza un Kaspars Daugaviņš man krustāvs. Pareizi, tev krustāvs. Kaspars Saulietis man onkulis laikam skaitās, man pat mammas māsas bijušais vīrs. Tāpēc jā, visu laiku bija tajā hokejā un tad, man liekas, bija kaut kādi 11 gadi un bija ļoti tuvu, lai aiziet reāli uz hokeju, bet jāsaka paldies vecākiem, ka it kā neaizliedza, bet arī neieteica. Bet, Lūkas, naudas ir tik, cik ir, mēs nepavilksim, mums bučus tev jānopērk un visa tur. Tas pat nebija galvenais iemesls, vienkārši pateicis, iepauzē 2 nedēļas padomā un principā tā arī bija. Kad satiku treneri tā brīža Vladimiru Cīmani un viņš man pateica, lai, nevis pateica, bet paprasīja, lai es viņam apsolu, ka būšu nākamajā dienā treniņā un tam trenerim noteikti nevarēja neapsolīt un tāpēc arī es biju nākamajā dienā treniņā un tā arī viss turpinājās. Klausies, šobrīd metā es zinu, ka ir treneri, kas nodod savu komandu, pa vecumiem, un Vladimirs Kāreiz ar 11-gadīgiem. Tā bija vienmēr metas akadēmijā? Jā, mums tas bija liels plus, mums principā, ja ne katru gadu, tad katru otro gadu mainījās treneris. Tas ir plus, tu uzskati, ja? Es domāju, ka jā, katram trenerim kaut kas savs, ko iedot ir, protams, kad pamainās tas treneris bērnībā un tu redzi, ka citām komandām tur visu laiku līdzbrauc viens treneris un viņi jau tā kā īsti ģimeni, tur viņš tā kā futbola tēcis ir, tad tev uz to brīdi liekas forši, bet ja es atskatos tagad atpakaļ, tad es laikam izvēlētos, ka ir dažādi treneri. Man arī liekas, ka tas ir pareizi, jo, ja tu būsi profesionāls sportists, diez vai. Jā, gadās, ka tev vienā komandā tu pats paliec ilgāku laiku, tas treneris paliek, bet paši zina, tā pielāgošanās. Pusotras gads ir vidējs tur treneru ilgums vienā komandā, un tad, ja tu esi no 6 vai tavā gadījumā laikam vēl agrāk, ja, no 5 gadiem līdz 18 ar vienu treneri, kā tas bija man, labi, līdz 15 man bija viens tos pats, tad grūti pierast. Bet kurš no jums pirmais agrāk debitēja virslīgā, Žiga, tu jeb? Es domāju, ka es. Es nedebitēju nemaz tik ātri. Tev bija 16 gadi, ka tas ir ātri. Man palika, jā, tieši 16. Man 15 un kaut cik tur. Bet es domāju, ka es būtu debitējis 15, bet bija Covid. Tas sanāca, man liekas, ka viss tā vasara bija. Nē, tad nemaz nenotika vispār spēles. Bet tur arī vecums, man liekas, kaut kādā tas bija, man liekas, tajā pašā sezonā, bet beigās jau. Tad es pēdējā spēlē nevarēju spēlēt tieši pret Valmieru. Kā tas ir? Tev ir 16 gadi, tu reāli, tu esi sīkais, vēl reāli. Tu jauniešu čempionu varētu spēlēt vēl. Un tev iemetā virslīgā iekšā. Ne, jau tā man es neatceros. Tev skats, tev demence jau, bet kā tu nokļūsti pret reāliem, brutāliem večiem? Tev iemet iekšā, nav tur tās, ka palīgā man tūlīt nostīs? Man tajā brīdī likās, ka esmu liels jau. Tad tas man palīdzēja kaut kā nebaidīties, bet, protams, ka kaut kāda tāda stingrāka aizsargi, atceros, tur Rīgai bija pāris tādi jaudīgi aizsargi, tu domā tā, ka viņš tev no muguras skrien virsū, tad... Labāk vienā pieskārēt. Atspēlēt, un tu lieki neriskēt, bet... Tā ir runāt tieši par šo tēmu, tad man visgrūtāk bija pirmajos gados, atceros Paniču. Tas bija... Un tu kā reiz centrā zem uzbrucēja kaut kur, viņš balss. Tieši viņš bija balss, un man visu laiku ar viņu bija. Un es neko nevarēju izdarīt vienkārši. Joprojām puse virslīgas neko nevar izdarīt. Viņš arī augstāks par manīm uz 2 galvām, un visas tās 2 ciņas vienkārši palicos. Vienkārši cerībā, ka viņš man alko un nenorubīs. Un, jā, Paničs bija... Tajā laikā, man liekas, pat labāks nekā tagad. Un, jā, man tā bija laba pieredze vienkārši. Nice. Par virslīgu un metu. Tu piedzīvoji visas tās pārspēles. Ko iekšā? Īstenībā es esmu tikai vienās pārspēlēs spēlējis. Vienmēr trāpījās, ka izkrīt komanda vai izmet kādu. Tad bija Covid, tad es aizgāju uz Valmieru un tad es tikai pagājuši gadu pirmo reizi spēlēju. Okay. Bet jautājumu var uzdot vienalga. Tas ir tāda problēma komandā, ka runā atkal tur pa apakšu. Vienmēr taču sezonas sākumā cerības Aivars jūs 5 gadus pēc kārtas 5. liek un beigās. Šogad nav pārspēles par laimi. Gandrīz 5. No objektīva man liekas, ka pagājuši gadu reāli vajadzēja tā būt to 5. vietu. Varbūt 6. bet cīnīties par to 5. noteikti vajadzēja pēc tā sastāva. Un
jā, mums bija grūtības, ja mums ir kāda trauma, tad īsti nav ko vietā ielikt, kas varētu tikpat labi aizvietot. Un, tā varbūt bija tā galvenā problēma. Un, zini, tu zaudē tur 3 spēles, 4 pēc kārtas, un tev jau arī tāds, sākās vecās sliedas. Un tad jau grūti atkal izrāpties augšā, bet es nezinu, sezonas sākumā vienmēr jau neviens neplāno tās pārspēles. Nē, es saprotu, bet kad pienāk tas laiks, ka atkal, kā tu saki, 3-5 zaudējumi, vai tur viens neizšķirts, ka punkti nekrājās. Un kā Grobiņas piemērs, tas, man liekas, tā var vienkārši psiholoģiski ka visu laiku it kā pietrūks, nav, un tu jau beidz tā kā ticēt un saproti, jo paļaujies tādam jau plūdumam un liktenim. Un tad beigās, kad paliekās 4 spēles, tad atkal uznāk augšā, bet te jau bišķi pavēlu. Viens, es neatceros, kurš teica, treneris, kurš gan cīnījās par čempionu titulu, gan par palikšanu, neizkrišanu. Viņš teica, ka daudz vieglāk ir cīnīties par pirmo vietu nekā par palikšanu psiholoģiski, jo tā komanda ir motivēta, super motivēta, viņi paši saprot, ka tas ir liels mērķis, ja kad par neizkrišanu, tad ļoti grūti motivēt. Komandas ir nomāktas un tā tālāk. Man jau bija līdzīgi, kad 22. gadā sāku līdz vasarai, es jau spēlēju metā. Pēc tam es pārgāju uz Valmieru. Tad es jūtu to atšķirību, tā kā bišķiņu labi skaidrs Valmierai tajā gadā viss sanāca. Un laikam tā atmosfēra bija vienkārši nereāli piedzīvot tādu labā ziņā tādu atmosfēru. Tajā čempionu komandā tu vairāk uz maiņu, vai ne? Jā. Tur labi saprot arī Jurģi, protams, tur priekš kam jaukt, ja visi strādā, bet es domāju, ka viņš varēja arī tur man vairāk uzticēties un nebūtu baigās problēmas. Bet, Jurgis tagad klausīsies un pateiks, ko tu tur moldi? Nē, Jurģim visu cieņu. Runājot par Jurgi, tu taču ar viņu kontaktējies, ja? Kā? Mēs tā arī nesazvanījām viņam. Pastāstīja par Kambodžu, ko stāstā. Tā baigie čomiņi mēs arī neesam, bet cik es zinu, tad principā viss viņu apmierina un tas mērķis nav palikt tur, tajā komandā un visi mēs saprotam, kāds ir galvenais mērķis un iet uz augšu un iekarot to pasauli. Āzijas, bet viņam tur labi iet, jā? Es labi. Nesekoju baigi uzvaras tur daudz, jā? Te bija 2 uzvaras pēc neizšķirts, laikam. Viņam, man liekas, ir ļoti labs talants uztaisīt ļoti labu kolektīvu. Tas man no malas tā liekas. Un, pat visā tajā situācijā, kāda mums bija, tāpat tā atmosfēra bija, es teiktu, ka ļoti laba. Un, tā kā tev nav sajūta, ka tas ir treneris, bet tāpat laikā tu viņu respektēji kā treneri. Ko viņš dara tādu? Kur ir noslēpums? Man grūti pateikt. Varbūt viņam ir tā komunikācija ar katru individuāli tādā līmenī, ka tu saproti, ka par šito veids ir jācīnās. Bet viņš ir bargs treneris tādā ziņā, ja tu savāri sūdus vai pievar acis? Arī kā skatās uz kādu situāciju. Viņš, man liekas, izvērtē ļoti labi un saprot, kas ir, kur ir pa tēmu uzpihāt un kur visiem gadās. Ir spēles, kad neiet un kāda jēga pihāt, ja tāpat ir dienas, kad neiet vienkārši, bet ir dienas, ka viņš redz, ka vajag, un tad viņš normāli dod iekšā. Gačs Kalniņš? Gačs, man liekas, ka ir bišķiņ mierīgāks. Spēles laikā, vismaz no soliņa noteikti viņš ir mierīgāks, bet ģērbtuvē arī mēdz uzsprāgt, un nav tāds mierīgais treneris. Tu laikam piekritīs, ka vienmēr katram trenerim ir savi favorīti. Kas bija Jurgim favorīts Valmierā? Varēja just? Sevi arī var saukt. Es taisīju rezultātu šogad. Protams, ka favorīts. Tev sezona iespaidīgi. Bet tā īstenībā, es saku, viņam ar visiem bija labas attiecības. Pat tie, kas nespēlē, tas, man liekas, ir pats unikālākais, ka tie, kas nespēlē, viņi tāpat tic treneriem un tas soliņi arī vienmēr bija atbalsts, iesit golu, visi priecājās un tas bija fantastiski. Jo šogad arī mēs to jau labākā jaunā spēlētāja balvu, laikam varētu nosaukt līdzīgi, kā Kroļa gadā bija Kroļa balva, kur tad nebija intriga tieši nekāda visu laiku. Krolim. Tas šogad arī taču vinnēja, vai ne? Es neuzvarēju pirmo apli, bet kopumā es dabūju tikpat balvas, jo es dabūju par vienu to visas līgas to Kurš uzvarēja pirmā aplī jaunā valda? Eģiks.
Daškevičs? Viņš sāka pamatsastāvā, jā? Tā sanāk, laikam. Nu, man īstenībā, pirmais aplis vispār nebija labs. Man bija tas gols un piespēle pirmajā spēlē. Pēc tam varbūt bija kaut kāds asists vai gols, bet bija brīdis, kad vispār pa nulēm bija. Bet tu tās runā par to statistiku, par skaidrs, ka tu esi uzbrukošās grupas spēlētājs, ka svarīga statistika, bet nevienmēr, taču tu vari atdot pirmspēdējo piespēli tev. Nu, tās man bija tieši tajās spēlēs. To taču arī eksperti speciālisti redz. Varbūt Toms Edmunds, jā. Trešo piespēli, man liekas, tāds reāli nenovērtāts bija Renčiks Varslavāns. Viņš daudz, jā? Viņš vispār, viņš, man liekas, reāli taisīja to spēli un viņš bija tā kā melnais zirdziņš zem manis, un tad man bija vairāk brīvu zonu, un tie momenti radās, jo viņam tā apgriešanās, kad ar muguru apgriežās, vienkārši kosmiskā līmenī. Un jūs trīniekā zem jums spēlē Ukrainis Korobenko. Un cik ātri sanāca atrast to kopējo valodu? Principā, man liekas, ka viņš nemaz sākumā nebija plānots kā pamatsastāv spēlētājs, jo Turcijā mums tur brauca visu laiku kaut kādu balstu pusargi, tur meklēja, parakstīja. Mums tur reāli bija, man liekas, ka 4 balstu pusargi, un beigās tāpat Andrejs izkonkurēja, un tur bez variantiem citiem bija vispār spēlēt. Viņš tik stabili spēlēja, un kā viņš arī bija atbraucis, man liekas, pa taisno no Ukrainas, un tajā sanāk jau pagājuši, kad vasarā viņš atbrauca. Es domāju, ka viņam vēl galvā tur citas lietas bija. Tad tagad viņš tā jau bišķiņ aprada situāciju un jau citā līmenī bija. Vai priekš tevis, kā radoši spēlētāji, piemēram, skaidrs, ka komandas cīnās par dažādiem uzdevumiem, Valmiera un Mete, ja, un arī spēles stils ir krietni atšķirīgs. Vai nebija tā, ka tā otrā atgriešanās tā kā Metā, kas sanāca, progresa tīri ziņā, ka tev tur nebija baigi daudz ko darīt, jo tev tā bumba bija reāli mazāk tā kā pāri visu laiku, tikai no aizmugures uz priekšu, un tu tur tāds pa vidu tā kā meklēji savu to momentu, un arī tas sniegums līdz ar to nebija tik spilgts. Ka Valmiera ir labāka vida tieši progresam tavas pozīcijas spēlētājiem. Es nezinu, vai ja 16 gados iziet Valmierā, vai es uzreiz tā varētu darīt, tāpēc, man liekas, tur viss tā pakāpeniski, un, ja skatās, tad, man liekas, pagājuši gadu mēs reāli labu futbolu rādījām arī pret top komandām ar Metu, un mēs reāli mēģinājām spēlēt to futbolu caur, mums arī bija labi, ka mums bija Jānis Beks vārtos, kurš ar kājām laikam labākais vārtsargs starp latviešiem. Saulītis labāk. Varbūt, tas subjektīvi, bet, tad viņiem ar Oskaru bija ļoti laba saikne, jo viņi arī ārpus futbola ir labi draugi, un tad, es domāju, es esmu redzējuši Arturu Biezajā Instagramā tos video, tie skatījumi arī tur ir kosmiski, un tie, kas saprot, tie novērtē, kāda spriedze ir vārtsargam, kad viņš tā ar mazām kustībām, bet reāli nogriež 3 spēlētājus. Un kāda spriedze ir līdzvērtējiem tajā brīdī? Baudi, ja sanāk. Ja sanāk, tad baudi, ja ne, tad tā, lūdzu, ne. Par Valmieru kopumā, tā sezona tāda piekritīs, laikam, kaut kādi skandāli, tai pašā laikā skatāms futbols, kožat Rīgu RFS. Kādu atzīmi liktu? Es domāju, ar visu mūsu situāciju, ja mēs paliktu 3. oficiāli, tad es domāju, ka stabils 8. Tāpēc... Bet, protams, ja piemēram, viss būtu kārtībā un tā tālāk, tad skaidrs, ka stabilitāte pietrūka. Bet es domāju, ka kaut kāds nopelns arī ir tajā, ka bija tās problēmas. Bet, tā stabilitāte laikam bija tā lielākā problēma, jo kā nāca visas top komandas, tad mēs uzreiz tā kā citu komandu pa lielam spēlējam. Un kad nāca apakšējais gals... Ar ko tas saistīts, kā domā? Jaunību? Pirmajā aplī... Nē. Mums nemaz nav tik jauna tā komanda. Tur reāli... Es biju jaunākais spēlētājs pamatsastāvā. Jaunu nevar nosaukt, bet pirmajā aplī mums bija reāli daudz štangas. Es nezinu, cik mums, man liekas, kad 7, 8, pret Grobiņu 5. Mēs nospēlējām 1-1. Tad tādas spēles, tu sāc domāt, ko dari nepareizi. Varbūt ne tu. Varbūt
Nē, tas vēl vispār kopā tā situācija tāda, kā var 5 reizes pēc tā būs. Tāpēc, jā. Baznīcā gājāt? Es nezinu. Es gāju pēc neveiksmīgām spēlēm baznīcā. Es arī ikdienā esmu gājis, tā kā tas nekas tāds īpašs priekš manis nav, bet mēs gājām kopā ar Jeremiju Porsānu. Tur diezgan bieži gājām, jā, bet es nezinu, varbūt kāds arī, kurš pirms tam neticēja, pēkšņi izdomāja, ka, tas ir pēdējais darīt. Varbūt jāaiziet Kristiāns, tā bija. Tāds, ka visu darīt pat, un tā, kā es to spēlētu? 1-0 pakāsāt, jā, forši, paldies. Es centos. Nenostrādāju. Klausies, tu un Valmiera, ko tu vari pastāstīt par jūsu attiecībām? Šobrīd tu esi Valmieras spēlētājs, Metas spēlētājs, kādi plāni, jā, domas? Attiecības ir labas. Nekad nav bijuši sliktas. Nē, es par juridiski. Ja godīgi, man liekas, ka es nezinu īrēju Valmierā, man liekas, tagad. Es biju īrējā, bija tāds punkts, ka pirmā roka Valmierai piedara līdz 30. novembrim, kad ir izpirkta, jā. Ja viņi grib izpirkt, tad to opciju viņi neizmantoja. Bet tāpatās, ja pēkšņi viss ir kārtībā un, nezinu, mēs sarunājam visu, kā mums abiem gribās, tad, protams, ka pastāv iespēja, ka es varētu arī nākamgad tur spēlēt, un ja viņi man nopērk, tad neredz problēmu tur arī spēlēt, bet man grūti teikt, kāda būs tā situācija, tāpēc, ka es pats nezinu, un jā, tur jau starp klubiem būs vairāk tās sarunas. Pašam vēlēšanās. Skaidrs, ka visi grib uz labu ārzemju klubu, bet tu gribētu vairāk pamēģināt jau tagad savu spēkus ārzemēs vai tomēr turpināt vēl pierādīt sevi virslīgā un tad pēc nākamās sezonas? Galvenais mērķis ir tomēr ārzemes. Uzreiz tagad? Jā, jo, būsim godīgi, ko es varu vēl pierādīt. Kādas opcijas sanāk? RFS Rīga paliek pāris. Es varu tikai apliecināt to, kāds es biju šogad, katru gadu, bet tā, lai gluži kādam pateikt pēc tam, apni izšāv, tur, Kas tev vēl jāizdara, tā kā lai izšāv? 22 iesist kļūt par čempionu un labāko virslīgas spēlētāju. Tas ir vienīgais, kas man pa lielam ir palikt par čempionātu labāko spēlētāju. Bet potenciāli, cik nezinu, kas par tevi interesējās, kur būtu virzieni čempionāti, kas tev pašam liktos interesanti, varbūt pēc spēles stila? Kā Krolis Spānijā. Man jāpasaka, lai es beidzot aizbrauktu kaut kur. Jā. Es nezinu, man vienkārši kā valsts ļoti patīk Itālija, un arī bieži vien pēc sezonām mēs braucam uz Itāliju atpūsties, jo man vienkārši tā valsts liekas, ideāli. Es nezinu, kāpēc, bet man tā smarža un ēdiens, cilvēki, visi man tur ļoti patīk. Cits gaiss bija šī tas. Jā, bet man Dario teica, piemēram, ka tur ir ļoti uz aizsardzību tie, tā kā, ka viņi treniņos, vairāk kā pustreniņš ir vienkārši tendēts uz aizsardzību. Tīri taktiski vai? Jā, taktiski aizsardzība, un tad varbūt viens treniņš nedēļā, kur viņi pasit pa vārtiem uzbrucēji. Un tas ir viss uzbrucēji, tā kā prieks. Varbūt tas Dario tā nepaveicās. Neticu, ka tik ļoti. Iespējams, bet tāpatās, ja tev pasaka tad tā padomā, bet gribētu es kaut kādu tādu bišku siltāku. Tuvāk futbolam, kā es parasti saku, man gribās spēlēt tuvāk futbolam vienkārši, jo visu cieņu tiem cilvēkiem, kas nāk mūsu augstumā skatīties, bet es nezinu, vai es nāktu, ja es pats nespēlētu, vai man nebūtu komanda, ko fanot, jā, vai draugi, vai es nāktu jau augstumā, es domāju, ka, un vasarā nespēlēt. Bet kādu izpirkuma maksu aptuveni Meta prasa par tevi? Tev ir kāda nojāga vispār? Es domāju, ka tagad bišķiņa cena varētu būt pacēlusies, tāpēc es domāju, ka nebūtu korekti teikt. Nē, viņš vienkārši kā Līvona PPK direktors. Es domāju, ka jūs varat piezvanīt. Es te painteresēties. Girtam zvani. Šaudz, es te painteresēties. Es kā Līvona PPK pārstāvis, jā.
Par džekiem no Valmieras. Tu arī esi PPK čatā un daudz esi baumas dzirdējis, tur, ko tik tur uz Liepāju nesūtīja, geju, vēl tur, visus nesaukšu. Kas tavuprāt būtu karstākā prece pēc tevis Valmierā? Es domāju, ka tomēr Renčiks. Nendojs. Cik viņam gadu? Pasē. Jā, vienmēr. Man liekas, ka viņš ir 2001. arī. 23. Tāpat kā Renčiks. Vai 2000 vai 2001. Bet, Renčikam traumas vēsturi tomēr. Es domāju, ka uz to arī skatās. Viņam divreiz bija, ja? Viņam, man liekas, bija divreiz. Divreiz točna bija. Krust divreiz viņam bija. Un, protams, Emils tagad. Viņš ir brīvais aģents, jūs varat viņu pasaukt pēc sevis. Birkam beidzās līgums? Tā runā. Viņš nav sieviete atslāpsti. Mums Ozols kreisajā malā, viņš labāks. Kā, bet Valmierā, piemēram, kur tu dzīvoji? Es dzīvoju, kādās Kojās viesnīcā, privāta mājā, visi kopā vai? Nē, katram ir, labi, es nezinu, kā ir citiem, bet man visu iedeva dzīvokli, ēdināšana bija kafejnīcā un tādā apstākļu ziņā vispār top pilsēta, trenižera zāle. Savējā. Tā pie tam nevis vienkārši savējā, bet augstākajā līmenī. Futbola trenižera zāle, jā, tur tas steakballs. Instagramā daudz. Jā, tur viss ir. Katru dienu pieejams, jebkurā brīdī pieejams un vienkārši šeit un dar. Klausies, kā mans draugs Ricardo? Ir ieieties. Brazīlija. Es nezinu, ko tu gribi zināt. Ricardo, tas ir treneris, viņš bija RFSā. Viņš bija sen konto, tad viņš RFS akadēmijā Brazīlis, kurš strādā individuāli, jā? Viņš vairāk vai par ko viņš bija? Nē, viņš ir asistents, pa lielam tīrs asistents, bet jā, ir parasti pēc treniņiem kaut kādu uzdevumu, kad viņš pasauc sevišķi centra pusargus. Viņš bija ļoti labs, starp citu, viņš tāds viņam vēl projām ir. Kreisā kājā, jā. Tie pagriezieni, pirmais taču, ka mēs sākumā domājam atbrauc. Atbrauc. Opīce. Stāst mums kaut ko. Nē. Pēc tam mums bija, pēc treniņa mums paņēma, tur ir centra pusargs, un mēs sapratām, ko viņš stāstīja. Vienkārši tās kustības, nekad dzīvē nepateiks. Viņam gadi, es teiktu, to 55. Vismaz, 60, jā, bet viņš viņam asas kustības, tā kā reāli var redzēt, ka ir paspēlējis. Bet kopumā Valmierā tāds interesants treneru kolektīvs. Visi, kas ir spēlējuši. Jā, vai braukuši ar BMX. Nē, skaties, Brazīlis no Liepājas, Oskars Kļava. Kā viņam bija vārds, es atvainojos, Lakučam. Ivo no cita sporta veida un Gača. Tas nav nekāda ne ironija, nekas, tāda saļanka forša no Liepājas, vietējais Brazīlis, un kā tas viss notiek, cik ļoti tas palīdz? Katrs atbild par savu lietu, principā. Ivo ir 90% atbild par fizisko, pa lielam tāds, kur ir pirms kondīcijām iesildīšanās vai džims, tas ir viss tikai uz viņu. Bet daudz ir dzirdēts, ka ļoti daudz tādu futbola nepierastu vingrinājumu. Tā ir? Es nezinu. Man liekas, ka visās komandās taisa pietupiens. Jā. Ja tas ir kaut kas tāds, tad jā, nē, viss ir tādi standarta uzdevumi. Varbūt iesildīšanās tur kaut kāda, bet tās spēles vairāk, tā kā spēļu iesildīšanās, bet tā, nē, es neteiktu, ka tu aizēji un tāds, ko mēs te darām. Nav tā. Vienkārši, man liekas, pat viņš intervijā ir teicis kaut ko, ka ir mazliet citādāk, vai es nosapņoju. Varbūt nosapņoju. Varbūt es nosapņoju. Labi, par ko Ricardo atbild par individuālo darbu? Oskars laikam par aizsardzību, vai ne? Jā. Viņš tikai ar aizsargiem. Es, man liekas, vispār neko ar viņu neesdarījis. Tikai pirms spēles iesildīšanā. Viņš tev izstāstīs par Berto Karlosu kaut ko? Kāpēc? Viņš uz Vanžī nebija? Jā. Tas ir standarta variants, zikā. Nē, Oskars Kļava, taču ar Roberta Karlosu spēlē vienā komandā. Jā. Es nezinu. Labi, leģenda var pieskarties tagad viņam. Tu caur vienu roku esi spriedis. Principā, jā. Oskaram Kļava. Iespaidīgi, vai ne? Idioti. Ko idioti? Jā, idioti. Īstenībā reiz pagaidām. Gribu uz Itāliju. Jauns puisis grib uz Itāliju. Ne obligāti Itāliju. Tur,
Skatīšos, kādu piedāvājumu būs, bet... Tev ir aģents? Nu, tagad jau ir, jā. Vietējais? Dario piespēlē? Nepiespēlēju, bet viņa aģents. Nu, redzi, kā es uzmanēju. Es nezināju godavārds, nu, bet savilku kopā. Tu ko sola? Viss būs labi? Neko nesola, bet strādā. Sola, ka strādās, jā. Ko tu tur meklē? Es te biju kaut ko pilnīgi stulbi ierakstījis tā. Tagad interesantāk, ne? Nē, nopietni, tāpēc, ka visiem metās tas Spotify lieto. Es lietoju Apple Music. Es arī krasāju. Tas ir minoritāte, esmu vai kāds. Nē, jo tas ir... Kāds tev gadi kopsavilkums tā kā vispār muzončakāja, ko tu klausies? Ko tu klausies visvairāk šogad? Mūsu Spotify tas nāk. Kā mums Apple Music. Es redzēju, pilns Instagram. Nu jā, viss darās. Es ar kādu muzončaku klausies un kā vēl kaut kādu talantu, ko tu daries, jo... Gabalieri. Nē, jo vienkārši normāli, man liekas, tu esi radošs spēlētājs. Un to radošumu, kā tu to vari izaudzināt, uztrenēt, ja viņš vienkārši vai nu viņš ir vai nav? Labs jautājums, Kristēn. To man grūti pateikt, bet, kad es biju sākuma skolā, es ļoti daudz zīmēju. Es gāju pulciņos, kur taisīju tādas mašīnītes elektroniskās. Bet zīmēt bija mans top 1, man liekas, tāda izklaide. Sanāca vai vienkārši patika? Nē, man sanāca. Man gan patīk, gan sanāca. Un, es pat Facebookā tirgoju viņas tās, bet man tur nav, man liekas, vairs tās bildes, es neatradīšu. Nopirka vienkārši izņēmā. Un ko tu zīmēji? Ainavas? Nezinu. Nu, visu kaut ko dzīvniekus, ainavas. Nopietni? Jā. Es pat gāju 49. atsevišķi pēc stundām, es gāju uz zīmēšanas pulci. 49. vidusskolā mācījies? Līdz 7. Nu, jūs kolēģi tagad esat. Es pabeidzu. Nē, es 7. un tam mums bija futbola klase. Hanza. Es filmēju futbola klasi, bet laikam tu tur nebija. Nē, tu Dario filmēji. Kangars. Jā, Dario bija sporta studijā. Jā. To es atceros, ko tu filmēji. Jā, tas bija Alans. Alans, kurš ir gads? 5. Viņš vēl jaunāks. Pareizi. 2 gadi. Ok, zīmēšana, robotika, kaut kāda mašīnīša, nu jā. Jo es vienmēr esmu domājis, tik... Bet tiem radošiem nav viegli, man liekas, tāpēc, ka nav bijis brīdis, kad treneris to saka, ko tu aizraujies bišķī pa daudz. Varbūt jaunākā vecumā kaut kādā, kad... Tas ir spēlē vienkāršāk. Tas ir slikts treneris, tīpaši bērniem nedrīkst ierobežot. Kā reiz ir vingrinājumi, manuprāt, tas nav nekur rakstīts. Kad ir kaut kāds vingrinājums, man ļoti patīk beigās iedot, piemēram, mājiņkustības. Vienu, otru mācam, trešo trenējam. Un beigās tu vienkārši izdomājat kaut ko paši. Pafantazējiet. Mums bija ar Vladimirs Cīmans 100%, tā bija, man liekas, ka ar Ivaru Gailu arī tā un bija. Un tad tur īstenībā tu vari redzēt, kurš pat neiespringst, taisa bet tas ir grūti, ja tu reāli taisi, tas ir nereāli grūti. Jā, es saprotu, bet, tu redzēt, šis kaut ko izdomā stulbu, bet, vismaz kaut kāds, tu zini, ka šis neizies spēlēt nekad, bet viņam vismaz smadzenes strādā, un tas ir forši. Par to trenu, man tā ne, varbūt man bija dažreiz, ka es ap savu sodu laukumu bišķiņu pa ilgi valku to bumbu, bet tagad man arī dažreiz ir tā problēma, bet tagad es bišķiņu filtrēju, ja es redzu, ka galīgi nav varianta, es varu arī vienkārši izsist, jo agrāk man likās, ka nedrīkst izsist, un tad man teica, ka dažreiz labāk nospēlē vienkāršāk. Lūkas, par šo dažreiz spēlē arī kā balsta pussargs. Izlasē tur trīniekā, tur vispār tās mainās, jūs tur griežaties. Tev tā ir problēma vai mierīgi ar to sadzīvo? Ja man vajadzētu spēlēt kā sešniekam, es domāju, ka būtu jāpielāgojas kaut kā vēl. Šogad pāris spēles nospēlēju Valmierā. Man liekas, ka man bija 3 spēles pa balstu un 3 dzeltenās kartiņas, tāpēc tur ir savādāk, ja tu esi 1 vai 2, bet 2 vispār nebūtu problēma, jā. Es pagājuši gadu visu sezonu arī nospēlēju, bet tā kā mēs spēlējām ar 2 balstiem, bet, protams, es varēju vairāk. Kad 2, tad tur ir lomas tās pašas, es te vairāk par to, kā Valmiera spēlē ar 3 centrā. Nē, Valmierā man vispār nevajadzēja, kā vajadzēja atstrādāt, bet mums bija izteikts viens sešnieks, un tad viņš arī darīja visu to melno darbu. Balansu. Jā. Ar kādiem bučiem tu spēlē? Nike, Merkūrijā. Visu laiku, tā kā, jeb tam kaut kādi? Pēdējos... Nike ir metas atbalstītājs. Arī Valmieras? 7, domāju, minimums kādus.
Ok, un cik buču tev sezonu aiziet? Šogad īstenībā bija daudz, šogad man liekas kaut kādi 4-5. Ok. Varbūt Tāpēc vairāk. viņš daudz. Tāpēc, ka tagad viņi ļoti ātri plīst. Speciāli. Protams, speciālais. Bet uz mākslīgā viņi ļoti ātri plīst. Tā, uz dabīgā tur nav problēma, bet es domāju, uz mākslīgā jebkuri būtu riktīgi ātri plīst. Un mūsu pussezonu uz mākslīgā. Arī meniski tur ātri plīst. Viss tur ātri plīst. Kā, bet Džeki, es aizdomājos, hoķī kā ir? Hoķī vārdsargā, piemēram, no sīvētas viņi tur izkrāso, viņas pirms sezonas uztais. Kas trends futbolā, kas tur bučus? Aizsargus. Bučus, piemēram. Nē, bučus parasti, es nezinu, varbūt tagad moda mainījusies, parasti ir karodziņš, tur iniciāli numuri. Nē, tu vari uztaisīt pasūtījumu, bet man Teamsports dod, tāpēc es tur baigi neiet. Kā aizsargiem tev kas ir? Kā aizsargi man ir savējie. Tur man ģimene visu. Cik lieli? Es par šito... Nē, normāli. Tev normāli, ja? Šitādi. Maziņi, bet salīdzinot ar tiem, ko tu padomāji, normāli. Šitādi ir. Jā, tie. Es par šito biju aizdomājies uzliec uz kā aizsargiem savu ģimeni, savu meitu, un pa viņiem sit ar kājām. Tu nebija tā aizdomājies par šo tēmu? Nē, es biju aizdomājies tikai, ka es iesit golu. Tad tas ir tā kā pateicoties viņiem, kad palīdz iesit. Viņš ir optimistisks. Tu esi pesimists. Es gribēju vēl atgriežoties pie radošuma. Kurš tev bija mīļākais spēlētājs bērnībā? Tieši tētis neskaitās. Jā, bez tēti. Nē, tētis. Nekad nebija. Tētis nekad nebija. Es savādāk skatījos vienkārši uz tēti. Es skatījos kā uz tēti, nevis kā uz spēlētāju. Bet, Ronaldinho, bet viņš tieši, man liekas, beidza jau tā, kad es kaut ko jau sāku saprast, bet tāpat es skatījos Ronaldinho, un tad, protams, Neimars bija topā. Bet tā, ja man prasīja, kurš man bija mans mīļākais spēlētājs, tad es teicu Ronaldo, Kristiānu. Bet tā, ja es slēdzu YouTube vidīgs iekšā, tad es skatījos Neimaru vai Ronaldinho. Un man Bekhams. Tavā laikā vispār. Sievas dēļ. Un ne jau tavējās. Jā, ne manējās. Tev autiņš ir? Vēl nav. Ja palikšu Latvijā, tad būs nākamgad, bet... Lies tiesības ir? Nē, tiesības ir. Man ar tēti paveicies, ka viņam ir laba mašīna, un viņš ar viņu brauc tikai golfu spēlēt pa lielam. Un tas ir tikai vasarā. Un pārējā laikā tas pa lielam, ja es Rīgā, tad tā ir mana mašīna. Un tāpēc, man īsti nav nepieciešams. Priekš kam? Pareizi. Kā vajag taču? Sapņu auto ir? Ir, jā. Ir mērķis, un tad ir virsmērķis. Tas pirmais mērķis ir, protams, BMW M5. Un tad tāds, tu zini, tu netēlo, tu zini. Nē, viņš taču nezina. Viņš nezina. Es zinu, sporta mašīna. Jā, un tad tāds... M-pakete. Tāds next līmenis jau būtu Bentley's Continental. Tas ir limuzīns tas. Nav vajag varbūt priekš tevas limuzīns. Bet tas arī tāds sports. Kāda tev vēl ir hobija? Kāda plēsi spēlē, Xboxu, uz koncertiem eji? Eji apkūp svešu cilvēku kapus. Valmieras teātrī, piemēram. Valmieras teātris tikko atvērās. Man liekas, pēc remonta. Tur ir ļoti smuki. Viņš atvērās jau, ne? Ko Valmierā reāli darīt? Nē, vasarā tur ir ko darīt. Tur ir es parasti golfu spēlēju vasarā, kad nav tik daudz spēles. Tad zinu, ka tūmā ir kaut kur disku golfs. Stāvs parasti spēlēju. Kā tā vieta saucās? Es tur biju viens žurnāls. Tas nav pie Valmieras, tas pie Raganas. Tur ir neliela starpība attālā. Nē, par to. Tur viena vieta tāda tikai ir. Nē, futbola golfs domā. Viņš to arī teica. Nē, golfs. Disku golfs. Disku golfs. Es man dzirdēju futbola golfs. Un tas ir Raganā. Tur mēs arī vienreiz Valmieru bijām. Jā, es domāju par to. Futbola golfs arī ir. Tur pats ir. Tur ir, tā ir ko darīt. Var arī pa pašu Valmieru pastaigāt tur. Es teiktu, ka diezgan smuka pilsēta īstenībā. Kur paēst Valmierā? Es tur regulāri braucu vienkārši. Kur tu pats ieteikti ir paēst Valmierā? Tāda top vieta jau laikam Rādsvārti. Ja tu gribi tā vienkārši uz ātro iet paēst, tad laikam, kā sauc to vietu? Pagrebā? Jā. Pagrebiņš, jā.
Jā, Pagribiņš. Bastions. Bastions. Tur bija. Un es par sevi, mistiskā vieta ir tas alus bārs. Pie tirgus arī, tāda. Bārā Strops, tu esi bijis? Ne. Kā? Tur visi fani jūsēja. Tur pizzas nosaukumi, skonto. Tas ir pāri tiltam, jā. Es nezinu, kā. Veiberga, man liekas. Tu zini tādu? Varbūt pēc izskata zināšu, bet tā ne. 100 punktu zinu. Leģenda, kluba leģenda. Man liekas, tas ir pāri tiltam, bet es tur neesmu bijis. Bet man kāds teica, lai es tur. Klau, par Valmieru vēl mazliet ļoti forši sociātīkli. Jānim Līgatam kārtējo reizi respekt. Un pateicoties tiem sociātīkliem, arī iepriekš čempiona komanda tālāk izskatās, ka daudz pasākumu komandas ir, tāda, nezinu, tur gaujā kaut ko dara, tur futbolu, golfu spēlēt. Tā ir tāda ierasta prakse kopumā Valmierā, vai tas no treneriem atkarīgs? Kā tas vispār notiek? Jo es domāju, metā nebija tā. Tik daudz noteikti Tik daudz nebija, jā. Bet šogad arī īstenībā Valmierā nebija tik daudz. Bija kaut kādi pasākumi, bet nebija tik daudz. Čempionu gadā bija ļoti daudz. Man liekas, mēs tur katru ik pēc 3 nedēļām kaut ko darījām. Kāpēc? Treneris kaut kā to motivēja? Es domāju, ka, īstenībā man liekas, ka Valmierā par to vairāk pat atbild Ivo. Viņš arī, tas arī, man liekas, ir Valmierā, kas taisa to atmosfēru. Jā. Viņš ir atmosfēra ziņā, viņš ir top čalis un es domāju, Ivo, man liekas, parasti ierosina tās idejas, kā vajadzētu. Un, piemēram, ja ir paredzēts kaut kāds nereāli grūts treniņš, un Ivo saprot, ka, šodien nevajag labāk, tad vispār nomirsim, un tad viņš saka, piekāši iepriekšējā dienā, piemēram, uzrakst, tad rītā mēs braucam tur. Nezinu, varbūt arī tas palīdz to atmosfēru uztaisīt tādu, kā tā ir. Par atmosfēru daudz leģionāru no Āfrikas ar savu airēšanu Senegālē. Ja? Ar savu muzonu. Kurš muzonu lika ģērbtuvēs? Mums bija planšeta, kur visi bija salikuši dziesmas, bet tā, ja ne tā planšeta, tad Džeremijs lika. Tur Frančs. Forsans? Franču muzonu. Tas Senegāļu muzons, tas bija brīvs. Kā es viņu iegāju, es viņam uzreiz teicu, vai slēdat ārā, vai paši iet ārā. Tad viņi, ok, izslēdz ārā. Bet bija jūtama tāda grupiņa viņiem. Viņu daudz, jums Diops. Nav daudz. Liekas, ka viņi daudz, viņi ir 3 no Senegāls. Nē, kopumā no Āfrikas. Tas pats, labi, Eiropieši, jā, francūzis. Jā, tas tā no viņu rases tikai vēl Jasons. Kopā 4 viņi tikai bija. Ko likās, ka vairāk? Jā. Man arī likās, ka vairāk, bet ja tu pasties, tad vispār viņi dara visu, lai liktos. Visu laiku. Nē, bija jau tā, dublēros vēl ir un tā ir, bet tīri ar pirmo komandu tikai viņš šeit. Grūti ar viņiem sadzīvot, cita kultūra. Es teiktu, ka viņiem ir grūti šeit. Viņi visi ilgi šeit ir. Man liekas, ka Jasons atbrauc tikai šogad pirms sezonas, bet Džips, Dojs un Meisa, man liekas, ka viņi pat visi kopā atbrauc un jau pirms 4 gadiem. Tad viņi nevarētu būt nākamgad vispār ATP? Ja viņi tik jauni atbrauc, tad viņi varētu būt ATP. Džips nav jauns. Džipam ir, man liekas, 27 gadi. Vai 26. Tā vēl bija Fāls, kurš ir Liepājā. Viņam arī daudz gadi, jā. Dzīvē var būt, bet pasē ne. Nav? Viņš ir 2000, man liekas. Šitie visi jautājumi. Pagad dzīvē, ja pasē. Kāds vecums jūs interesē? Jūs ar viņiem par šito runājāt, smejaties? Par Fālu mēs visu laiku, es atceros tie čempioni. Viņam bija cimšanas, viņi visi 30 gados apstākļi. Bet Meisa, piemēram, viņam var redzēt, ka viņš manā vecumā arī ir, viņš arī ir 3. gads. Par Diopu, cik ilgi, vai vispār jokojāt, ka viņš golu nevar iesist? Nē? Es jau nebiju tik ilgi ar viņu kopā. Es domāju, ka es pusgadu biju tajā čempionu gadā, bet tur viņš pie dublēriem spēlēja, un tad tagad tikai pusgadu, bet es domāju, ka viņam bija smagi, jā, ka viņš nevarēja iesist. Viņam momenti bija ļoti daudz. Jūra. Viņš tāds
tipisks afrikāns. Viņš pirmos vārtus neiesta. Pret RFS viss atvazēja. Jā, tāds gols bija. Es vēl nesapratu, kas tas ir, kas viņš ir. Es biju tribīnēs, bez šitā visa flashscore televīzijā, bez komentētāja. Kas par jaunom afrikāni. Jaunais, ka šodien sezonu spēlēs. Pa tukšo visu. Bija ļoti labs. Klau, tagad tā debija izlasē. Tas būs jau Aivar jautājums, laikam. To H sektoru mājas spēlēs dzird? Dzird. Okay. Es gribu pajautāt. Daugavas stadionā esi spēlējis? Izlasē, ne. Cerams, ka arī nespēlēs. Pagu, kāpēc nacionālais stadions? Mēs tur spēlējam metu. Sajūta kā tādā tuksnesī, ne? Pat ne tuksnesī, es nezinu, tu uzējies tā laukumu un... man grūti pateikt tā sajūtas. Ļoti dīvaini. Tajā vislabāk Hanzā mauc reāli. Un Hanzā ir forši. Hanzā atmosfēra ir top. Tu sēdi metru no laukuma visu, un tu redzi, visu tur šādi notiek. Man, labi, jums savādāk, man tas vienkārši no bērnības ir. Man, ja būtu jāliek pa laukumiem, reāli, man mīļākie laukumi, pirmais būtu Skonķiks, otrais būtu Daliņš un trešais būtu Hanza. Tu nenormāls esi. Atmosfēra, zināt, Hanza ir forši. Tu jau var teikt, ka Ventspilī ir labāks. Otrs labākais esi Skonto, ne? Nē, tas skreiceliņš. Tu Valmierā jūt to skreiceliņu? Es Valmierā spēlēju 2001. No tribīnē. Neesmu bijis šogad nereizi. Ko tu neesi bijis Valmierā nereizi? Daliņā, nē. Kādā veidā tu tas sanācis? Pagājušajā. Nebiju. Es nebiju jaunajā Daliņā. Tur nereāls smuks stadions. Nē, es zinu, es taču redzu televizorā. Televizorā viņi nemāk filmēt, viņi filmē uz kokiem. No kurienes no meža sēdēt? No kokiem? Čempionu gadā bija stalažs uztaisīts. Tur arī visa nauda beidzās uz tām stalažām. Par šo nerunāsim. Vēlreiz, Valmieras fani pazīst maksimāli uzticīgi, brauc līdzi dziesmas vispārējais. Es par viņiem negribu runāt. Es apvainojos, viņi mani par mazo kropli nosauca. Tāda dzīve, bet... Runājiet, bet reāli, kādas komandas attiecības spēlētāji ar faniem Valmierā? Jo, man liekas, baigi ģimeniskās tā kā. Tur jau nav tik daudz tie cilvēki tajā pilsētā, tāpēc tie, kas tur ilgāk, es domāju, viņi jau, reāli tā kā pat nav tā sajūta, ka tas ir fans vai tas ir vienkārši spēlētājs, tas jau reāli tā kā pazīstamais tavs reāli spēlē un tu vienkārši eji viņu atbalst. Un man savādāk bišķiņ, es jau neesmu tik ilgi tur, man tā ar meitas faniem vairāk ir. Bet, tie ir traki. Tie ir traki, bet labi. Un, jā, protams, man ir tur cilvēki, ar kuriem man ir labāks kontakts, un es domāju, ka katram ir atsevišķi tie cilvēki, ar kuriem viņiem ir vairāk labāks kontakts vai nav tāds kontakts, bet es domāju, tas atkarīgs no cilvēka. Uz kādām Valmieras basīšu spēlēm esi bijis? Es biju kaut kādām 2 vai 3, man liekas. Tur sanāk tā, ka viņiem beidzās sezona, man liekas, mums visu vasaru iet sezonu. Un tad es biju kaut kad tagad, kad viņam atsākās sezona. Laikam šogad viņiem laba komanda savākusies. Esot Bužas labs viņiem arī. Jā. Viss labi. Es domāju tieši par to nosacīti vienas nelielas pilsētas Valmiera. Tā kā šo te kaut kādu draudzīgu vai miedarbību citiem sporta veidiem. Zin, kā, basketbolisti, Valmieras, futbolisti vai savā starpā kaut kā ņemās. Ko jūs ieraudzēt? Fanus. Jā, būs basīt arī bijis Valmierā. Protams, kur... Bet man tur tās bungas daudz vienkārši. Bet tur nē, mūsu faniem ir normāls bungas. Nē, tur vienkārši zem jumta. Bet nē, ir atsevišķi bungas, ir tur, kur ir tāda plikā skaņa, tā kā Rīga FC sīt. Viņiem ir plikā skaņa, RFS ir tādas... Tad robenīt kaut kā. Un tajā... Tur ir zāle vēl pie tam, viņiem ir 3 bungas, un viņi vienkārši pauz, un tu nevar nosēdēt. Sāp vajag galvas. Es nekad līdz beigām nenostījos. Sirēna tev patīk? Man patīk. Jā. Es zināju, ka tev nepatīk. Nē, bet tev arī, tāpēc, kā tu gūsti vārdus, tā tu dzirdi sirēnu. Es tagad sāku domāt, ka Ventspilī bija... Lūsis talismans. Nē. I feel good. Nē. Pēc goliem? Jā, pēc goliem. Tas bija rēcīgi. Un tu nepat labāk tomēr sirēnu. Labāk sirēnu. Liepājai briesmīgi bija agrāk tā. Tur, kur tas zāktas. Šogad arī nebija šogad? Es neatceros. Es vēl šito teicu, ka, mazliet... Mēs Liepājā uzvarējām 3 vai 4-0 un 0-0 nospēlējām. Liepājā. Nē, vienkārši es toreiz, tas viņam ilgu laiku, jau gadus 2, 3 atpakaļ šis sākās. Un tur daudz
puišu ar tumšu ādas krāsu un zārku. Kaut kas bija. Tā, par ko vēl parunāsim? Tā, par metu varbūt vairāk. Valmieru mēs apskatījuši, tā kā, manuprāt. Jautājums droši vien, kuru gribētu uzdot visi. Es zinu, ka varbūt nepatīkami ir tev ne par naudu. Ar Valmieru viss būs labi, kā domā? Man grūti pateikt. Es tiešām nezinu šito. Es domāju, ka pats Uldis vēl nezinu, tāpēc es domāju, ka viņi izdarīs visu, lai būtu labi, jo tomēr, būsim godīgi, ja viss būtu galīgi slikti, tad mēs nedabūtu vairs algas. Bet mēs dabūjām algas, tāpēc nebūtu jēga maksāt mums un slēgt visu pasākumu. Jā, tāpēc es domāju, ka pašiem vēl nav skaidrs, bet ka izdarīs visu, lai būtu. No manis Twitterī arī fani cepās ļoti, ka es tur nodiršu Valmieru. Vispār nekādā gadījumā es nebiju to tā domājis. Mana pretenzija bija par to, ka prezidents nav Latvijā un šitādi sūdi. Prezidents ir Latvijā, īpašnieks. Ok, jā. Īstais prezidents vai, es nezinu, jā, tu juridiski saproti, par ko es runāju. Ralfs Izenigers. Tu esi redzējis? Nē, es redzēju. Viņš, man liekas, nav bijis vispār. Es zinu, ka čempionu gadā bija, Raimim kontakts bija ar viņu, Žēlisko bija, Mēnam bija, bet man liekas, ka tas arī bija vairāk saistīts ar to, ka viņus kaut kur pārdot. Viņi arī bija, man liekas, ka viņam bija kaut kāds aģents, un viņš gribēja dabūt viņus, vai kaut kas tāds. Tas personīgi tevi, piemēram, vai komandu par to nerunā, neuztrauc, ka tas galvenais, no kā atkarīga pa lielam komandas dzīve, komandas labklājība, ka viņš neinteresējās pa lielam. Vai bija tā, ka viņš, WhatsAppā zvanīja vai nodeva caur prezidentu ziņas? Es nezinu, man jau kāda man atšķirība ir, viņš vai nav. Tev ir treneris un... Man ir treneris, jā, man ir laukums un man jādara savs darbs pa lielam, bet tā kā to īpašnieku lomu Valmierā, man liekas, vairāk tieši Uldis pildīja. Tā kā es domāju, ka no pašreizējās komandas pat nevienam nav bijis kontakts ar Ralfu, tāpēc es nezinu. Ok, uz pārbaudēm, metas arī bieži vien redz uz pārbaudēm, jauniešu vecumā kaut kādā jau. Kur tu esi paviesojies? Es biju 2 reizes Spal, kad viņi bija sērijā. Tas tur, kur Dari jau bija, bet tad viņi jau bija sērijā. Cik man bija? Man liekas, man bija 14, tad es pirmo reizi aizbraucu uz kaut kādu nedēļu. Uz akadēmiju, protams. Jā. Un, tad es, cik sapratu, es ļoti viņiem patiku, un tur bija vēl tāds prikols, ka tajā laikā es biju topā. Tagad arī tas topā diezgan. Jā, bet tur tā kā jauniešos bija vieglāk ir. Un 3. dienā... Nē, tas bija, man liekas. Nē, tas bija pirmajā reizē. Jā, es biju kopā ar Ģirtu aizbraucis. Un 3. dienā bija Juventus skauts atbraucis skatīties. Un tur es vienkārši... es tur nolahojos reāli. Samīzies? Nē, es nezināju, ka viņš bija. Zini, es jau biju iejūties tajā komandā, man tur rīktīgi labi uzņēma, un kā savējais jau jūtos, es tur, ne līdz galam aizskrien kaut kur, un, jā, pēc tam mēs braucām, man bija 14 gadi, es nevarēju vēl palikt, tā bija pirmā pārbauda, un tad bija tā slavenā frāze, ka piezvanīsim, visi patīk piezvanīsim, un man tētis bija stāstījis, tad ir finišs, bet es saprotu, ka, es vienkārši visu tur vazāju. Tajā brīdī. Vēl bija labs pēc pēdējā treniņa. Man uzliek 3 sodiņas, tā kā. Un, ieiet vārdsargs, un treneris saka, ka davai, 2 no 3 jāiest. Es pirmo devenē ielieku. Man tā kājiņas bija sāk trīcēt. Otro arī, tā kā, bišķi zemāk, bet arī gols. Un viņš tāds, ja tiesīs 3-3, tad meistars. Un es vienkārši pret štangu un iekšā. Un viņš tāds... uz Ģirtu pastījās, un tad... Un mēs jūs piezvanīsim. Jā, tad viņš teica, very good, we'll call you. Un tad es domāju, viņš reāli piezvanīs. Es tā notrenējos, ka viņš nevar nepiezvanīt. Un tad mēs braucām mājās ar Ģirtu, un viņš tāds, man nepatīk, ka tu tā ātri iejoties komandā. Nepatika? Jā. Tu paliki kā savējais, un tu jau trenējies tā, kā katru dienu, tur bija. Un, ja pirmās dienas tur, maksimum tur parādīt, ko es varu. Un tad viņš man tāds, 3. dienā bija Juventus skauts. Viņš uzreiz aizbrauc projām. Bet, jā, tad pēc
Un tad es dabūju traumu, man liekas. Pēc pusgada, jo es biju ziemā. Un tad 15 gados, nav svarīgi, cik man bija gadi, tur es dabūju vasarā traumu. Tāda, it kā nenopietna, bet nopietna, ka es nevarēju paspēlēt. Man liekas, ka 2 mēnešus izlaidu. Tie gribēja, lai es jau braucu tā kā vasarā uz pirmssezonu ar viņiem. Tā kā visi jau es esmu pie viņiem, un es nevarēju aizbraukt. Tad pagāja tie 2 mēneši, un viņi teica, vienalga, tā kā mēs gribam viņu, un tur tā tālāk. Es aizbraucu pie viņiem, tā kā jau ar domu, ka es tur palikšu. Un izgāju visu to pirmssezonu. Beigās tur mēs ilgi bija, kaut kāds 3 nedēļas, man liekas, mēs kalnos trenējāmies. Un viņi tādu pateica, ķipā, davai uztaisīsim pārbaudu pēdējo celiņu. Mēs tādu, braucam taisīt, uztaisam pārbaudu. Viņi tādu, nē, mēs neņemsim tev. Ceļa dēļ? Jā, ceļa dēļ. Pārāk liels risks. Un, ko es aizbraucu atpakaļ uz tām, mums tur tāda kopmītne bija. Kāds risks akadēmijā? Palielam nekāds. Kopmītne bija, un es man tētim saku, un viņš vispār netic, tā kā jau viņi nereāli gribēja man, cik es sapratu. Un tētis te pašā dienā nopirka biļetes, tur pa kosmiskām cenām vienkārši, lai es vienkārši mājās nokļūtu. Un es jau pēc 20 minūtēm visu mantu sakrāmēju, visi aizbrauc projām. Bet varbūt labi, ka tā? Protams. Es vispār ticu, ka viss notiek, kā tam jānotiek, tāpēc es tā baigi neiesprinkst. Otra reize bija Romā, tur nedēļu es biju tur, un tur nav tik garš stāsts. Tagad tu būtu gatavs braukt uz trajautu? Nē. Mēs sev lieku bišķiņu augstākā kategorijā, lai brauktu uz pārbaudu. Tu pats, Žigi, minēji nesen, kad principā šeit trajauta, tā kā, ka fiziski tu brauc, viņiem tas laiks ir beidzies. Nē, jaunieši brauc. Nē, tieši tā. Nē, arī, piemēram, ja es spēlētu kaut vai tajā pašā metā, bet es būtu labais aizsargs un man būtu viena rezultīva piespēle, 1 gols, un ja man tur Polijas ekstraklasē piedāvāt. Redzi? Turcija būs. Viņš negribot pateikt, uz kurien brauks. Uz Turciju. Ja būtu Polijas ekstraklasē, tā kā pateikt, kad ir variants, bet vajag tā kā pārliecināties, tad es brauktu. Bet es domāju, es izdarīšu visu, lai es nebrauktu uz trajautiem. Paldies par atbildi. Nē, es domāju, tev ir vēl par šo, vai par izlasi es varu uzdot? Par izlasi, valsts ap izlasi. Jautājām Marko, gribam arī pajautāt tev, pirmais iespējas par Nikolato, par pieeju, par idejām. Patīk, skaidrs, ka tu neteiksi, ka nepatīk, jo viņam iztulkos un tu vairs nespēlēs. Bet kas pārsteidza varbūt, kas tiešām ir citādāk? Viss ir tā, kā ir jābūt normālai komandai. Tā kā tā atmosfēra ir brīva. Tu cēlies cikos gribi. Protams, ir laiks, līdz kuram tev jāaiziet brokastīs, bet tur tev ir ielikts laika posms. Nezvana neviens 8 no rīta, nemodina kā pēc 15 minūtēm. Ja? Tev ir, kāds grib iet 7 ēst, kāds grib iet 9 ēst. Tā arī ir tur. Tas ir daudz brīvāk vienkārši. Tas tāda ikdienas dzīve, kad grib uz veikalu, aiziet uz veikalu, pats grib pastaigā, aiziet pastaigā. Tev nekontrolē vienkārši liek. Grib uz spā, aiziet uz spā. Uzticība. Jā. Bet es domāju, ka ja tu vienreiz kaut ko ne tā izdarīsi, viss ātri beigsies. Jā. Bet, ir jau bijuši gadījumi, ka kāds no spēlētājiem tieši ārpus laukumā sadarīja sūdus, nokavēja nopietni, nebija viesnīcā līdz, noteiktam laikam. Līdz manī vismaz tas nav nonācis. Es domāju, ka ne. Es pat domāju, piemēram, tie, kas spēlē ārzemēs, varbūt, ja viņi atbrauc, un es domāju, pat tu vari uzprasīt treneriem, es varu tur stundu vēlāk atbraukt, es gribu satikt ģimeni, jā. Es domāju, ka tā nebūtu problēma, un visu jau var sarunāt. Kopumā skaidrs, ka tu nevarēsi salīdzināt, bet ir tāds viedoklis, ka mūsdienu paudze ir daudz profesionālāk nekā agrāk.
nekā mēs. Likās, ka mana paudze bija profesionālāka nekā, teiksim, tā Eiro 2004 paudze, ka Eiro 2004 bija profesionālāka nekā 90. gadu. Bet es domāju, ka tā arī ir. Nu, jā, es saku, tas ir viedoklis, ka ar katru šobrīd jau akadēmijā 12 gados spēlētājs jau ir sev uzzīmējis plānu, viņš saprot, viņš redz, kā strādā pro spēlētāji, cik daudz viņi trenējās. Nu, man dažreiz paliek tiešām žēl to puiku, kas vienkārši viņiem tas futbols tikai ir tas. Laikam tas ir pareizi, lai kļūtu par elites, bet... bet es sāpīgs aplausies ar esenā. Jā, un 9 no 10 tas ir aplausiens. Tāpēc es domāju, ka ar šito visu, kāpēc es to saku par izlasi, ka tur, es neticu, ka tur var būt jautājumi par disciplīnu vai tur kaut ko. Nu jā, tagad jau mainās tie visi spēlētāji. No vecajiem nav nemaz viņi tik daudz vairs palikuši. Kas tur... Jānka Ikaunieks jau skaitās vecais, tāpēc... Ak, Dievs, vai ne? Tāpēc, jā, es nezinu, kas Kaspars Dubra... Nu jā, Dubra laikam vecākais. Jā, pēc tam, man liekas, Saveļnieks arī nemaldas. Dubra 90, Sava bija 94. Te vēl bija Vitālijs, 92. Manuprāt. Bet viņš bija tā, īstenībā, bišķiņ prom no mums. Nezinu, kāpēc... Kambodžā. Nē, tā kā... No kolektīva? Kad visi kopā, tā viņš ir visi ar mums, bet, piemēram, es arī bieži pasēdēju tur ar, kad ēdām tur ar Dubru, Guķu un Robi Saveļnieku, tad it kā liekas, ka viņam vajadzētu manā vietā sēdēt, un man nevajadzētu tur sēdēt, bet viņš tā kaut kā uzmanīgi. Varbūt no iepriekšējām kļūdām. Uzmanīgi. Tiem čekiem netuvoties. Ne jau tā, bet es nezinu, varbūt viņam vienkārši nav kontakts ar viņiem, bet man liekas, viņš vienkārši ir tāds. Tas nav nekas. Nē, tas nav slikti, jā. Viens uz viens viņš mierīgi parunāja. Es ar viņu arī parunāju. Viņš tāds. Man ļoti patīk kā čalis. Viņš tikai iedrošina tev. Par Kambodžu. Viņš stāstīja kaut ko? Viņš stāstīja. Algu. Cik liela viņam alga? Par savu nevari stāstīt? Viņš neteica. Par to mēs nerunājām, bet es prasīju, kad tikko Jūģis aizbrauca, es prasīju Tonijam, vārdsargu trenerim, lai viņš man līgumu sarunā. Viņš man teica 5000 maksimums. Dolāru, jā? Jā, es teicu, nepaldies. Bet tu būtu gatavs maktēt uz Kambodžu spēlēt? Pa 50? Uz Kambodžu tagad? 50 arī ne. Man vienkārši... Nē. Un Kambodžu? Cik tavam fāterim vajag, lai tu pelnītu? Nē, man tētim nevajag. Man jau Edmunds arī šito jautājumu principā uzdeva tikai par Rīgu un RFS. Un es viņam teicu, ka tā kā uz doto brīdi man nav prioritāte tur 10-15 tūkstoši alga. Paga, bet Bentley taču gribi? Gribu, jā, bet es runāju par doto brīdi. Un, man liekas, ja es tagad aizbraucu vienu soli augstāk, un ja es tur vēl izšauju. Paga, pēc 10 gadiem Bentley's Continentals vairs nebūs tas, kas tagad. Būs. Būs? Klasika. Starp citu, pat nesen saņēmām ziņas, kad Basovs ir pametis U21 izlases treneru amatu. Tu daudz uzspēlēji tur. Viņš bija man gan U17, mēs bijām. Tu gāji viņam līdz tā kā? Ne, U19 nebija, bet bija U17 un pēc tam U21, jā. Viņš ilgu laiku nostrādāja, ne? Jā. 7 gadus. Ilgstoši. Kā viņš kā treneris tev? Jo tie rezultāti diezgan labi viņam visur tajās jauniešu komandās. Tas ir mans nevis dīvainākais kā treneris, bet dīvainākās sajūtas, ka tā kā ļoti stingrs, bet it kā tev nepatīk tas, ko tu treniņos dari, bet kā tu izēji spēlē, tu vienkārši no visas sirds par viņu sities. Un, tas bija, es tik daudz reizes sev tam pieķēru, ka tā kā, varbūt tas nebija mans, tā kā, mans sirdī treneris, bet, kad izēja laukumā, tu vienkārši par viņu sities. Varbūt vienkārši par izlasi, par karogu? Nē. Tas, man taču U19 arī bija treneris un tu vari salīdzināt, jā. Un tu vienkārši
Nezinu, tu tā kā aizvarās ciet, un tu vienkārši domāji par viņu mauci. Tas ir labs motivators sanāk. Viņš ir labs motivators, jā. Par tādu, cīņas par interesanti, ko viņš darīs tālāk, jo viņš pieaugušo futbolā, manuprāt, es neatceros. Viņš var būt supernovā pirmajā līgā, bet man liekas, ka tur arī ne. Neatceros. Viņš atbrauc, un tad uz supernovā, man liekas, viņš bija, un tad uzreiz kaut kā tika tajā federācijā. Supernovas to stāstu, es pat neatceros garām, jā. Viņš bija Brunčikam, sanāk, ka tad viņš bija 4. gadiem drīzāk treneris. Kam? Melnim Bruno. Brunčikam? Jā. Brunčiks? Jā. Smieklīgākā iesauka metā. Fermers. Kurš? Paga. Jā, minēt. Fermers. Viņam jau gadus 15. iesauka. Rihards? Andrijs veica. Gadi 15, tas ir no bērniem. Tas ir mans gads. Tās gads. Kas tur sanāk? Vienties? Viņš nav mans gads. Tagad jūs jaunos man visu. Viņš ir gadu vecāks. Piedod. Tu tā pateici, ka viņam 30 būtu. Tā, kas tur bija? Pagad, tas ir interesanti. Jā. Fermers. Viņu tā ģirds pat sauc. Ar ko asociējās fermers? Fermers, ar laukiem? Ar kūtsmēslu aromātu. Nē, viņš to iesauka dabūja vispār banānu, zini? Vai dīrsiņas, piemēram. Spēle, jā. Es domāju, atkal iesauka banānu, zini? Banānu no metas, zini? Banāns pie fermera aizgāja. Ko? Nē, dīrsiņas spēlējām, mēs uz iesauku spēlējām. Un viņam vienīgiem palika tā iesauka. Kas te? Kāds vēl bija varianti? Es neatceros. Tas tu esi kurš gads? 15 gadus apakaļ 3. Trešais gads. Ko tu saprast, kurš? Es varu pateikt, kur ir. Nē, pasaki, kur ir 3. gadi. Tā. Versijas, kurš ir fermers? Novikovs. Nē. Vasiljevskis, Vilnis, Čiņājovs, Rēķis. Ko tu Rēķis varētu? Zans. Un Puža. Puzirevskis ir liels. Labi, neuzmanēs. Man nav Vilnis. Vilnis fermers. Kāpēc? Mēs spēlējām tās dirses. Vienkārši izdomājāt iesauku, un tad spēlē, kurš zaudē to tā sauc. Tu gribēji, lai mēs uzminam. Mēs tas loģikas kaut kāds mēģināt to saprast. Šodien Meta paziņoja 10 spēlētāju sarakstu, kas nepaliks uz nākamo gadu. Visi legionāri. Kur? Mājaslapā. Jā? Es to pateikšu. Zans, Vasiljevskis. Tā. Korea, Benders, Stādniks. Tā. Stādniks bija. Stādniks, Benders, Korea, Vasiljevskis, Zans, Ulimbaševs. Nevis 10, jā. 6. Sorry. Tad jau atkal būs. Un skans te? Es nezinu, ko tur saukt vienīgi. Es zinu, ka tas Rūģa ir labs, laikam, Kreils. Kurš tas? Kļavinskis? Jā. Kļavinskis, jā. Mēs taču viņus 2 reizes apspēlējām, 1 reizi zaudējām. Es pat, vairs jaunāks pat nezinu. Kas tur bija? Tas garais. Tur bija viņiem legionārs, basketbols. Bet es reizēs šogad vispār nebija no uz viens spēle. Sūdīgs tu Metas audzēknis. Es biju uz Metas spēle. Labi. Skans taču nav Meta pareizi. Klā, bet tu 2 reizes atzīsi par Metas gada futbolistu. Fāters bija? Jā. Vienreiz. Tev jādzemdē. Jādzemdē. Kas tev Tev jātaisa bērns ātrāk, lai vēl viens būtu. Bet to šķīvs tu var paturēt, ja? Tas lielais šķīvs paliek tur, bet iedod atsevišķi tā, kopiju. Uz pusi mazāk, okay. Tas ir krūti tā tev stāv 2 tādi šķīvi jau mājās. Un ģimene jūs arī gan jau. Es zinu, ka man liekas, ka Meta ir vienīgā. Varbūt Albertam arī. Mums nav bijis. Nē, esat bijuši ģimene. Uldriki ir bijuši. Bet man arī tas likās dīvaini, jo man māsa agrāk arī spēlēja futeni, kad maziņi bija. Un viņi arī dabūja vienreiz to gada labāko savā vecumā. Un ģimene nē. Kurš balso? Par ģimeni? Kā izvēlās? Es domāju, ka visa vadība. Kurš tev kājas izmērs? 41. 41. Salīdzinoši liels priekš. Jā, bet es vienkārši ceru, ka te labi spēlētāji nāk pie mums šiem sarunām, tā kā, un es visiem jautāju, visiem tiem labajiem pamatāju mazas kā, nelielas kājas, tā kā. Nē, 41. ir maziņš. Par 46. neviens talantīgs nav bijis.
Man ir 47. Cilvēks. Kurš tad? Bet viņš nav talantīgs. Kuram milzīgi pēdi izlasē? Robim. Uldriķim. Jā? Viņam ir, man liekas, ka lielāks nekā 46. Ok. Labi, es pat citu teicu. Par ko tu teici? Matrīcam, kurš izmērs kā domā? Viņam arī. Nu jā. Viņam roka ir šitā. Viņš, kad uztais šito visu. Klausies, šito visu viņš var darīt, bet savos vārtos mēs sitām šogad ļoti regulāri. Kā par šitiem visiem komanda savā starpā bez treneriem? Gadās? Sāpīgi, otrajā dienā pareicam. Tas man tā, ka pareic tā nebija nevienā brīdī. Ne? Tāpēc, ka tas otrais, es jau pirmajā golā nebija, bet tā, ka otrais gols bija. Otrais tas ir Armēnijā. Jā, tad nākamajā dienā mēs tā iekšās dabujām, kad šito jau mums stāstīja. Tur nevienam nebija smieklīgi. Jā. Tur bija, mēs atlidojām, man liekas, kaut 5 no rīta. Mēs vispār gulēt, man liekas, tikai kaut 7 aizgāja. Mums jau 10:30, man liekas, bija sapulcs. Un tu vienkārši piecelies tāds, tu jau plus mīnus nojaut, kad būs. Bet pēc spēles neko mums nepateica. Tipā recovery un lidojam atpakaļ. Mēs pieceļamies, aizējām. Un vienkārši aiziet. Tur mēs sajūtām. Pats Paulo? Jā. Viņš var būt dusmīgs? Viņš tas mīlīgs onkulis. Tāfeli vienkārši, tur visiem atlidoja pa drusciņam. Tā, kā pa katram izgāja cauri pa lielam, jā? Plus mīnus, jā. Tā. Tu varēji saprast, kam tie lido visi. Klau, tu vari salīdzināt apstākļus, pēc nesen tur arī bija starp lielo izlasi un U21. Sadzīves apstākļi vispār. Pirmkārt, galvenais bonus, kad dzīvo pa vienam. Jā. Un ar ko tu parasti dzīvoji U21? Ar Noiku. Mēs ilgi jau kontaktējamies diezgan labi. Bija brīži, kad ar Darjo dzīvoja. Izlases laikā dzīvoja Gorču, viņam trauma, viņa vēl zina palikusi tādu. Gorkšam? Es ne tev. Gorkš, kas par savu? Nē. Klausies, es saprotu tevi, man arī patīk vienam, tas ir bonus, bet es zinu, ka ir spēlētāji, kuriem nepatīk vieniem dzīvot. Ja tā nepatīk aiziet ciemos līdz 11. Kur problēma? Varbūt gulēt nevar viens, zin kā. Varbūt, jā. Mūsu laikos nebija pa vienam, jā. Tas tikai pēc Covid. Drošības standarti, jā, tā kā. Jā, un tad vienkārši palika tā arī. Covidam daudz foršu seku īstenībā, izņemot nāves. Skaties, attālināts darbs no mājām. Jā. Vairāk cilvēki distancējās. Šito izgriezoju par nāvi. Izmaksu kazino. Pirmais no manis jautājums tev, kā Valmieras spēlētājiem, tagad laikam jau metas. Kāpēc RFS 2 gadus pēc kārtas uzvar virslīgā ar visu to, ka tu biji Valmierā, kas ļoti regulāri atņēma punktus? Jā. Kas tavuprāt uz to visu sezonu RFS liek tabula augstāk? Tur ir atšķirība vecumā. Es domāju, tā pieredze. 2 gadi tur ir vidējs vecums. Vidējs, bet viņiem ir tāds Steinbors, kurš ir tā kā 2 mūsējie kopā, kaut kādi jaunie. Tāpēc tas pats Žiga, viņš arī it kā nav tik vecs, bet es domāju, tā pieredze viņam bišķiņ audīgāk ir. Un pēc Mārešu. Bet ja tu skaties, mēs šito daudz runājam. Es 2 gadus pēc kārtas Rīgu lieku kā čempionus. Es arī. Tu Čirnomordijs Žiga. Pieredze. Tur. Bet viņš ir leģionārs tomēr. Viņš ir arī bijis citur. Un, man liekas, ka tā kā... man liekas, ka ir atšķirība, vai spēlē mājās, vai spēlē kaut kur ārpus mājām. Kad motivācija iekšējā cita kaut kāda? Pat ne motivācija. Man arī grūti to izskaidrot, bet tagad, kad tu spēlē pret RFS, tu saproti, ka būs ļoti grūti. Bet, kad ir Rīga, tad tu saproti, ka ir jāņem. Ir jāņem vienkārši no varianta. Tā ar tādu domu Valmiera iet pret Rīgu? Arī pret RFS tā iet, bet Rīga ir tāds, ka... Ar Rīgu arī viņi spēlē, viņi pielāgojas mums.
Mēs visi spēles šitāds te ir. Tur, mūsu spēles stils. RFS viņi kaut kā māk nobremzēt. Uzspēs savējo kaut kādu, ja? Un tad, ja viņi iekrīt uz mūsu spēli, tad viņiem čau, tad, bez šansēm. Tur mūsu meisas skrien 3-7, 3-8. Neviens viņa no 4 izskrien? 3-4? No 4 sekundēm 30 metrus izskrien? Mums nav tāda testi. Ko tu saki 3-4? Es domāju, kilometru stundā. 3-4. Es domāju 3,4. Nē. Man bija, man liekas, 3-3 ar kaut ko. Tas normāls vidējs ātrums. Kurš virslīgs pretīgākais aizsargs? Žigas 100%. PPK čata ietekmē. Nē. Pat ne visi šitie, bet kā viņš runā un... Trešlako, ja? Jā. Tā nevar teikt, bet bišķiņ, Hecī, tu esi Latvijā. Pēdējā kausa spēlē arī tur bija, viņam knapi pieskarās, viņš skaidrs svilpi. Viņam visu svilpi, es nesaprotu, kā tiesneši arī nefiltrē, kam tas jo. Tas pats Vaļiera, viņš ļoti labi parāda ar viņu komandai. Kas ir Lizanovs? Lizanovs? Ar viņu izlasē ir vienkārši, tik labi spēlēt. Visi foli, ja? Jā, visu viņš parāda, bet, viņš 5 gadus spēlē virslīgā. Nezinu, ka viņš māk tā kā parādīt, ka kaut kas ir bijis, pat tur, kur nav bijis. Bet Žiga, jā, viņš runā un, man nepatīk. Kaut vai mēs esam arī tā pie Emersona vienreiz mēs sēdējām dzimšanas dienā un, normāli kontaktējāmies, bet uz laukumu. Tu biji pie Emersona dzimšanas dienā? Jā, pagājuši gadu. Viņš tevi uzaicināja savu, kā jūs pazīstami ārpus laukumā? Tā arī pirmssezonās pa lielam, kad tur sākumā olimpiskajā mēs jau sanāk viņam treniņš, tad mums treniņš. Tā kaut kā lēnām. Tā arī parādījās. Klausies, bet fani tagad Valmieras skatās un domās, Vapne tur sēž ar RFS spēlētājiem un svin dzimšanas dienas. Tas ir normāli. Tad pat nebija Valmieras. Metā vēl sliktāk. Nē, es par to, ka arī Rīgas derbijs, kas ir laukumā, viņi tur tie serbi... Nē, skaidrs, tas kopumā tas nav tā kā nevis normālā futbola valstī. Futbola valstī tas nebūtu normāli. Latvijā, tas ir dzīve, ne? Man liekas, tik maz un... Bet, vienā mašīnā nevajadzētu braukt uz spēli. Vienā trolejbusā. Bet, tā, man liekas, ir pie tam, ja tas ir, tā kā tu jau arī kaut kādu kontaktu dabū. Man liekas, tas forši iepazīt cilvēku no citas pasaules. Ir tā, ka piemēram, Serbija, viņi uzsērījušies dažādas komandas, uzsēs savā starpā. Vai tā ir arī ar metiešiem? Komandai, no metas kāds tu jau arī jau, hei. Jā, pa lielam. Tu mūsu komandā. Man grūti patīk, tur viss ir, ar ko es esmu bijis no bērnības, tāpēc. Ko par Kirkilu vari pastāstīt? Es redzēju arī pēdējo sēriju, kur viņš nokavēja, un tas nebija kļūmīti kaut kā. Tas ir, viņam tādi stāsti ir, viņš ir vienkārši stāsti. Tur nevar? Braucis, Nē, var. Viņš kavēja visu laiku, un tas nav kļūmītis. Viņam patīk gulēt līdz pēdējiem, viņam patīk tur kaut ko sajaukt, tur, Ko Andris šitos cīnījās ar viņu? Cīnījās, jā, nebija Kirkils uzvarēja. Nebija jau tā, ka viņš katru treniņu kavē, bet ir tie cilvēki, kas regulāri gadā nokavēs tur 3 reizes. Aivars tāds ir. Jā. Gabs ir tāds. Bet, forši šaus. Ja es Gabim prasīju, saka, Vapne nāk šokad, pēdējā brīdī rakstīja, viņš pagos fikso baigi. Vai nenāk prātā tā, ka es saku, ko tu insēdi, viņam ir kaut kādu, zin kā, tur pa tevi. Viņš saka, man nenāk prātā, viņš visu nogulējis bija. Jā, klausies, Metā par Gabi runājot, Meta vienmēr ir ļoti jauna gados. Pārsvarā savi audzēkņi, arī, ja ir leģionāri, arī Andris ir to teicis, tur nespēlēs 25 gadus vecs leģionārs, jēgas nav. Kur ir bijuši tev tie Metā, varbūt tur, nezinu, gadus, 2, varbūt pat tava gada, bet, kur ir tā kā baļķas tādi, līderi? Kur jau 5 veci? Jā. Es nespēlēju ar viņu kopā, bet man liekas, ka es paspēju patrenēties ar Tamironu. Džamalu atmiņu spēle, jā. Tas bija
man visvairāk atmiņā palika, mēs aizgājām pēc kaut kāda treniņa arī kopā uz lidiņu, un viņš samaksāja tā kā par man ēdienu, un es teicu, ka nevajag, viņš teica, nē, nav varianti, es maksāju, vai mēs neēdam. Cipa, ka ir pieņemts, ka vecākais tā kā samaksās, un tas bija tāds ārpus futbola, bet futbola arī viņam attieksme bija top, bet tā, ar ko es spēlēju, tad, baba musā, tas ir monstrs vienkārši. Nē, labi, viņš laukumā monstrs, bet arī verbāli. Viņš tāds klusais monstrs bija, jā. Kurš runāja? Tāda īstenībā baigi es pat neatceros. Andris Rihards runā metā. Viņš zina, ko runā. Es arī runā. Top 5 virslīgas spēlētāji šogad. Es pirmais. Tas skaidrs. Tad ir Janka otrais. Janka tagad. Ikaunieks. Janka pussezonu nospēlē. Es nesaprotu, kā viņu var likt par sezonas labāko spēlēt. Objektīvi. Pēc spēles jau bija mācas salīdzinoši. Jā, kā tu var likt spēlētāju, kurš nav visu sezonu nospēlējis? Cik viņš esat? 16, man liekas. Jā. A tu? 10. Normāli. Bet, labi, jā, mēs divi, tad ir Valmieras arī saukt? Jā. Droši. Lai tas ir objektīvi, ne tikai tas nebūs tā baigi. Jankam 24 spēles, 16 gols ar 24 spēles. Varbūt, jā. Renčiks top 5 točni ieiet, bet tā kā viņš, es saku, ar viņu kopā vienkārši es pēc tā novērtēju. Varbūt, ja es spēlētu citā komandā, tad es tā to nenovērtētu. Cipari viņam nav diezgan labi. Diezgan sūdīgi, jā, ar cipariem, bet tā, vajag no Rīgas, jā. Nav tādas pilgta. Es šodien bija, kad mēs rakstam, bija futbola bumbu, kā viņu, gada atskats, gada apskats, un man bija top 5 katrā komandā jānosauc. Starp citu, tūlīt pastīšos, kur es tevi ieliku Valmierā. Un par Rīgu domājot, man ļoti grūti gāja ar top 5-nieku. Es varu pateikt, no Rīgas es varētu nosaukt, bet tādu vienu. Nosaucu pirmo Ramiresu. Viņš pussezonu, bet viņš 12 gols sasita. Otru es ieliku un Gomu man ļoti patīk. Jurkovskis, Contreras, Mankendā. Valmiera. Vapne ir 3. vietā tikai. Sorry, Luks. Kas pirmie divi? Man ļoti patīk Porsāns. Ļoti. Viņa spēles stils. Un es nezinu, starp citu gribēju pajautāt, viņš bija kapteinis sezonas beigās. Tas arī legionāram, un kad jums bija latvieši, ar ko tas saistīts? Jūs komandas izvēle, trenera izvēle? Prezidenta izvēle. Prezidenta izvēle. Okay. Un pirmo es Ndoju. Zini, kas ir nereāli? Džips, jā? Labs? Tāds meistars. Viņš fintus vispār nemāk, bet viņam tās kustības ir vienkārši, viņš ir ar viņu tik viegli spēlēt kopā. Tā kā es domāju, ka Liepājā, ja viņi nenoēdīs, tad Liepājā. Viņš jau ir oficiāli Liepājā? Man atnāca ziņa no Sofascore. Sofascore atsūta ziņas par transferu? Man atnāca. Jau pirms Sofascores tam jau pirms mēneša, man liekas. Jā? Es nezinu. Okay. Es nezinu. Labi, Vapne, Ikaunieks 3. Tā, kas RFSā bija labi. Labi, Žiga bija labs. Marhīvs, tev nepatīk? Man patika viņš pagājušajā gadā, bet šogad man liekas, ka bišķiņ pārāk par viņu haipoja. Viņš šogad nebija tik labs. Man ļoti patīk. Skaidrs, viņš spēlē stabilu un tā tālāk, bet pagājušajā viņš bija tops. Ok, Žiga 3, jā? Pretīgs, bet 3. Viņš ir stabils. Jā. Tas ir galvenais priekš aizsargi. Kas jums šogad nebija, jā? Līdz galam? Centrā aizsargi mums nebija, jā. Bet mums tur tā tik neveiksmīgi bija. Sliedas trauma? Balo, sliede. Klausies, Seičiks. Satiekus LNK sporta parkā, RFS bieži satieku un Orols liekas garš. Un te nāk viņi pat, jau nedēļu 2 sliede tur kaut ko trenažera zālē dara, viņš traumēts, es nezinu, un viņš vēl garāks par Franku. Tagad Frankam ir 2-0. Viņam ir pār 2 metri, 2,03. Frankam 2,01 liek. Vienkārši nereāli, un man... Tev jā, tev. Uz tevi skatos, bet tur vispār... Tā var jau no apakšu vēl ar kādu paņem. Davai kopā.
Jelgavā. Muhameds Korejā bija labs šogad. Līdz traumai. Loko bija labs. Solis viņš šitā, bet... Tādā komandā kā Jelgavas asistu pusē. Žēl, ka nesanāca viņam. Nav tik viegli, es saku, top 5. Rīgai nav spilgtu spēlētāju tādu, kas tu var teikt. Varbūt tas arī ir iemesls. Man Jojičs pateikt, viņas ar viņu gāja daudz un piespēles. Man tā, nosvērta prātīgi visu. Skaties. Kompis strādā. Bet tu jādomā, reāli jādomā. Jā. Varbūt tos spilgtos spēlētāji nebija tik daudz šogad. Morstolā tas ir arī tops. Runā, ka uz RFS pārgāja. Jau sen, man liekas. Es oficiālu ziņu neredzēju. Es arī neesmu redzēju, bet es jau sen dzirdēju to info. Viņš maziņš, vienīgi šausmīgi maziņš. Maziņš, bet viņš var uzlikt līdz griestiem. Es atceros, mums arī bija spēle metā. Un tieši Kirkilā, man liekas, bija pret viņu jāspēlē. Bija kaut kāds moments, kur gaisa divcīņi bija un pēc tam Andris pārtraukumā kaut ko pihā. Es jau iedomājos. Viņš ir 1,60 m. Kā viņš var kaut ko uzvarēt? Es galvā tā zinu, ka viņš lēc vienkārši šitik augstu. Tur bez šansiem uzvarēt vienalga, cik tu garšies. Tas bija labs moments. Pirms mēs sākam apdāvināt viens otru, nevis viens otru, tad tu atnesi ļoti foršu dāvanu tiešām ar visu manu nepatiku. Labi, par šo tālāk. Davai. Pēdējais. Tagad tu izlaši pārtraukumu septembra sākumā traumu dabūji? Es iešu čekoju pēkšņi tos spēles laiks. Visu laiku bija 90, un no septembra aizgāja tur. 29, 4, 7. Tad viņi izdomāja, ka neparakstīs. 6. Nepirks. Tā bija trenera izvēle. Okay. Vai prezidenta? Man to nezinu. Jo regulāri tā kā pēkšņi visu laiku līdz septembrim spēlēja pilnās spēles, un tad tur tā ap 6. Es nespēlēju. Jā. Kas tavā vietā spēlē? Gustavo Silva. Viņš nespēlēja pret mums pēdējā spēlē dubli? Nē, teorētiski es varētu saprast to tā, ka tu saproti tajā brīdī, kad tevi neizpērk. Tad... jā, ko tu gribi? Ko tad, vēl kārtējs pirms pēdējais. Vēl Vēl mani nodirs Valmieras fani par Audas medaļu nodošanu jums. Ko jūs paši par to domājat? Es sev pateicu, ka es izcīnīju 3. vietu. Tev tā medaļa ir vai nav? Nē, es gribēju to medaļu, un es arī dabūju viņu. Es uz laukumu izcīnīju 3. vietu. Tu tici, ka Auda to pašu izdarītu, ja jūs būtu 2, viņi 1? Vai jūs būtu 6, 5, viņi būtu 4? Es nezinu, vai to viņi izdarītu, bet es zinu, ka tas lēmums nebija pēdējā dienā. Un tas nebija tikai treneru lēmums. Tas nebija tikai treneru lēmums, un tas nebija pēdējā dienā. Tas jau bija. Viņi, man liekas, to jau novienojās tad, kad, ja mums neatņem punktus, kad viņi jau vairs nevarēja noķert mūs. Tā kā tur jau vairākas spēles pirms bija. Ok, sapratu. Sagramoja, ja? Sagramoja, jā. Bet mans viedoklis nemainās par to. Es varu bildi tev parādīt, jā. Labu bildi? Meitene? Kāpēc es gribēju tik ļoti to medaļu? Tev vēl būs daudz bronzas medaļu. Smuki. Kas ir DFL? Tas ir no čempionu gada krekls. Kas tas sponsors bija, tu zini? No Dubajas kaut kāds. Kaut kāds tirgu akmentiņš. Bet, starp citu, melnās Valmieras formas super stilīgas. Arī pagājušajā gadā bija stilīgs, un arī aizpagājušajā gadā bija stilīgs. Ļoti labs. Melns. Tās dzeltenās. Nē, dzeltenās ir sūdīgas. Melnās ar melni ļoti labi. Pasaki lūdzu kamerā, kāpēc cilvēkiem jāiet uz virslīgu? Tāpēc, ka infrastruktūra ir sūdīgāka nekā līmenis. Būsim godīgi. Jā. Tāpēc, ka nebūtu tāda transfera, ja Latvijā nebūtu līmenis. Un tas pats Niangs aizbrauc un pēc 2 nedēļām spēlē pamatsastāvā top 7 līgā. Domā pats. Tu viņiem saki, ne man.
domā pats. Nē, bet es arī saprotu, protams, tu aizēji uz Esplanādi. Tu pat, tu iesit hat-trick, ja tu iesit hat-trick, tev pat negribi slikt Instagram. Tu pat agentam nesūtīsi. Kur tu spēlē? Klau, dāvaniņa no Papāris kausiem tev. Paldies. Un, rādi, ko tu tur atnesi. Wow. Jā, šeit tā forma, par kuru... Aivar, atver acis, Aivar. Oranžā krāsa man nepatīk, bet tas ir cits stāsts. Es jau pieradu, laikam. Šī ir forma Latvija-Armēnija. Tā ir forma, kurā Lūks ir spēlējis. Kur izmazgāt piedāvā? Šitajā es tiešām spēlēju. Tā nav otra forma. Šitajā es spēlēju. Tu izgāji uz maiņu izgāji, jā. Jo, super. Es domāju, labāku... Tas ir... Tu tad kāds tev būs fans uz mūžu tagad? Man kā dāvana. Kam? Mums varbūt. To ar savu šērēm necer. Viņam ir taču tas. Pirms raidījumā Lukas teica, ka izlases krekls ir viņa tētim, mammai, draudzenei, māsai. Ja? Māsai pat nav. Māsai pat nav. Oma ir. Kurš laimēs kļūs par daļu no Vapnes ģimenes? Davai vēlts. Tā ir ģirts jālākā. Uz kaisargiem uzdrukāts. Un šim nepaveicās tev? Dingi. Gatis. Šis kaut kas wow, kaut kas jauns. Jau Gati. Cerams, haters kaut kas. 100 punkti. Gati. Lukas Vapnes izlases krekls oriģināls. Gati sporta centrā. Bļaļ, tas Vapnes zaieba. Nevis skries sajās nekas. Ko tā meta super. To ražu? Bet šitai arī labs stāsts ir, ka es parakstīju ar metu līgumu. Tad viens no metas faniem bija ierakstījis komentāru, vai man beidzot ir iemācīts skriet. Normāls komentārs. Jā, bet iemācījos. Varbūt pateicoties viņam. Varbūt, jā. Tu lasi komentārus? Kā kur reiz. Man dažreiz patīk, bet es nelasu viņus es neņemu viņus iekšā. Ar domu kaut kādu vienkārši. PPK čatu lasi? Tagad mazāk. Jo? Starps uz šērņu. Tagad tiešām ir šērņa kaut kāda. Tur ir pāris personāži, kas man liekas, priekš kam to rakstīt vispār? Tā kā nav ko rakstīt. Uz sporta centrā var rakstīt tādus komentārus. Viņš par mani tagad kā es šķērni rakstu. Lukas, no manis prieks tuvāk iepazīties. Varbūt vēl bišķi. Tu īstenībā diezgan sūdīgi sagatavojies šodien. Par tevi baigi daudz informācijas nav. Es tiešām... nav, es esmu interneta cilvēks. Tu esi interneta cilvēks, bet tieši vismaz googlēt tavu vārdu. Baigi daudz faktu nebija. Jā, un starp citu jāpiemina. Arī Instagramā nekas tāds Lukas ir redzējis gandrīz visus raidījumus, tā viņš teica. Mīļākais tavs raidījums. Es zināju, ka tu prasīsi. Es nezinu, kur... man patika Rihards Bukārts. Viņš vienkārši kā cilvēks tāds, man liekas. Ar labu vaibu viņu tev. Jā. Bija Artūrs Biezais. Viņam arī ir tā enerģija. Oi, maskās vēl sēdēt play-off arēnā. Tas ir sen, jā, riktīgi. Aizmirst trešo. Tu tagad būsi metā parunā ar Andri un Girtu. Pasaki, ka šeit var dzert tēju, ka mēs uzdosim normālus jautājumus. Bet viņi jau nekur, man liekas, tā neiedz internetu. Jā, izņemot sporta studiju pirms spēlēm. Tas, man liekas, ir bišķi savādāk. Jā, mums augstāks līmenis. Kā pašiem Žekai bija reakcija uz šo formu, kad ieraudzījāt? Dažiem Jo daudziem konkrēti, vai var redzēt tāds skāp ģībi, bija jautājumi par to oranžo krāsu. Tu tici tam, tai ugunskura teorijai? Laikam jau vairāk nekā jā. Paldies, es domāju, ka jā. Teiksim tā, uz pirmo skatienu bija diezgan dīvaini pastīties. Tu taču arī visu dzīvi tu esi spēlējis U17, U19, U21 un tikai karmīns sarkans vai balts? Baltās formas ir Baltās ļoti Piekrītu. Bet šitā... Rekunties, mazā nījās, tā himnas vārdi. Bet tas, man liekas, ir tikai uz spēļu dienas formām. Es nezinu, vai veikalā ir. Es domāju, ka nav. Tāpēc tas ir pierādījums, ka tā ir īsta.
Un, bija, protams, dīvaini, jo mums bija tā fočēšanās. Mēs jau ātrāk uzzinājām. Pēc, labi, ka tur nelika visus tos video, ko filmēju, jo tur bija arī no čaļiem komentāri tādi, ko nevajadzētu likt. Jā. Bet, tagad jau... Pierod jau, jā. Jā, vienīgais, kas melnus geters vajadzētu. Melni šorti. Ir melni šorti, jā, un sarkanas geters. Melni šorti arī, labi, oranžs šorts dot vai kāds? Jā, bet Nijāns, te bija pamanījis, ka te ir tāda maza, tā kā strīpiņa vēl. Zini kā, bet tā var būt arī mana vaina. Aivars tur vairāk par dizainu. Es esmu tas cilvēks, kurš, ja ēd to ēdienu, kuru tu zini. Tu nemaini savu ēdienu, kā tu baigi bieži. Nemainu, un es arī visu dzīvi no U15 līdz nacionālajai tikai karmīna sarkans. Tur mainījās tonis mazliet, bet oranžs un melns kaut kā tā. Varētu par formām. Gan Metā, gan Valmierā. Cik daudz tev ir krekli? Jo bieži vien pēc spēlēt nāks cilvēki, bērni klāt prasa. Lukas, iedod man savu kreklu, es tevi mīlu, vispārējais. Reāli, cik tev vispār viņam ir un cik tu reāli vari vispār kādam viņus iedot? Jo, vispār ir viens, bet iedot to arī. Vienkārši tev pašam jānopērk pēc tam. Metā es biju devis mazajiem. Es vienkārši pasaku pēc tam menedžerim, ka vajag jaunu uztaisīt un... Vienkārši, mums tur liels atlaides ir. Palielam pa pašizmaksu, pa cik viņi dabū, patīk arī tu samaksā. Un Valmierā? Valmierā arī bija viens, un es pēc sezonas tikai iedevu maziem. Tā kā saprotiet arī sportistus, ja? RFS-ā man liekas, ka dod vairāks maiks. RFS nav formas. RFS-ā stāsts bija tas, ka viņiem bija viebrīst, viņi toši dalīja pa labu kreis viņas visas. Jā. Un tad... Ja es pareizi sapratu, no stāsta, kaut kā tas modelis, kas viņiem ir pašlaik, viņš nav tajos stokos tikpat kā vairs tā kā normāli pieejams. Viņiem ir labas formas. Un tas var pateikt, ka stop, jo nevar pasūtīt vietā uzreiz. Tā kā viņiem nav tā kā mūsu Valmierā. Man liekas, ka jā. Viņiem te ir tāds tā kā izšūms, man liekas. Es atceru, man Līgavai Bračka spēlē RFS. Bračka spēlē RFS? Tu taču zini viņu. Ronalds Dambergs. Rončiks. RFS akadēmijā. Es domāju, lielajā RFS. Un pie Emersona bija tā kā... Rončiks. Un viņš gribēja riktīgi Emersonu maiku, un es Emersonam paprasīju, un es pēc tam postījos. Ļoti smuks. Es pat nedomāju. Priekš manis labākās formas es piekrītu Aivaram Meta. Tas ir top. Mums arī tā, kad bija tas izlasētas treniņš ar savām formām. Jā, mums iedeva katram. Un jums tur tagad 5-6 laikam jau metieši izlasē tajā brīdī. Tur bija ļoti daudz tajā izsaukumā. Es domāju, ka kādi 6 noteikti. Zaļās formas. Nē, un metiešu pareizi vienā no intervijām Andris vai Girts, nezinu, kā viens vai savs man teica, ka ar katru gadu paliks vairāk un vairāk. Bet tā arī ir. Meta ražo, Meta ir rezultāts. Ko vēl Meta iemācīja? Kaut kādas, tas no Metā no sākuma līdz beigām visam izgājis cauri. Kaut kādas lietas, kas tev ir ieliktas tā, konkrēti iesistas, kā saka, raksturā vai vērtības sistēmā kaut kādāds, kas caur Meti nācis? Tā grūti pateikt. Man jau vispār ir savādāk. Man ir reāli, es domāju, ka ļoti daudz ietekmējuši. Kā man 2 futbola tēti aptuveni, tāpēc palielam, ja bija kaut kāda sūda ārpus futbola arī, tad viņi ar to zināja un vienmēr dabūja iekšās. Un, kad bija mazāks, tad olimpiskajā tu ej un tā mēģina, lai... Garām paiet. Jā, paiet. Tā kā tu redzi, ja tur ir, tad labāk caur otru pusi aiziet, jo tās sarunas varēja ielikt. Bet, viņi jau tikai vienmēr labāko gribēja. Es arī atceros, ka tas pat nebija tik sen, kad es gāju Hantā. Kaut kāds sūdzes tur savārīju un atceros Rihards. Kādus? Nav svarīgi tur. Un Rihards no kaut kādas... tur viņā kaut kursi bija treneri, un viņš no tiem atnāca, lai runātu ar direktoru, lai man nemet ārā no skolas, un tā man bija tāds. Nē, Gabs nezinās. Raksta Gabriel. Gabs nezinās. Bet vispār mācības, kādas tev sekmes bija? Es laikam esmu no retiem, kuram nebija labas. Kurus sauc uz intervijām. Parasti intervijās visi saka,
7, 8, un man nekad tāds nebija. Bet tas neietekmē kaut kā, tas neatsaucās uz trenēšanās iespējām kaut kādā, vai metā tieši, kad to neesi, tev nav tik labs atzīmes, tagad... Tad nebija pa brīvu ekipējums. Man liekas, ka bija jābūt, tā kā mums bija, man liekas, ka tagad tāpat nav vairs, bet mums bija tā, ka tajā futbola klasē bija jābūt 7 vidējai atzīmē, un tad treniņu un ekipējums, man liekas, bija pa brīvu. Jā? Jā, man liekas, ka man varbūt vienu reizi bija pa brīvu. Bet varbūt pat nebija to vienu reizi, un man bija smagi, jā. Bet es arī tagad nenožēloju, ka es tur baigi vairāk nemācījos vai kaut ko. Es arī teicu, ka ja es atgrieztos atpakaļ, es vēl vairāk sūdzu darīt, jo es zinātu, ka nekas man traks nenotiks. Nekas, tu vēl par šitiem vārdiem atbildēsi. Nē, jo mēs tāpat... Pēc gadiem 15. Es jau noliku, man ir 12 klases, tā kā es varu jebkurā dienā aiziet uz universitāti, un es pat varētu aiziet uz diezgan normāli, jo es pabeidzu tālmācībā, un man palīdzēja. Tāpēc man tur diezgan normāls sekmes, un arī eksāmenis es diezgan normāli nokārtoju pats. Es gāju, tas bija pats galvenais palielam. Man tur vispār bija interesanti. Es pat nezinu, vai to var stāstīt, bet tur, karoči, palīdzēja ģirds, lai man vispār pārceļ no kaut kādas klases no 9. uz 10. laikam. Bet man vajadzēja pašam eksāmenis nolikt, un tos visus normāli noliku. Bet man arī, man liekas, ka gasīja tur iekšā skolotājs kaut kādos priekšmetos. Hanzā. Jā. Toreiz es jau ne pirmā reize, kad toreiz uz kameru arī skolotāji atklāti teica, ka ar futbolistiem vispār nereāli. Viņi tur 10 gabali klasē, un es saprotu, ka tā komanda tev atnāk klasē, vācu valodu. Nē, skaidrs, es arī saprotu viņus, bet, ja man bija vidējā atzīme nesekmīga, un pēc tam es eksāmeni noliku labāk nekā citi, kur mācījās uz sešniekiem. Kāds iet kopā? Norakstīja. Bet tas arī jāmāk. Bet tieši tā, tas arī ir. Tas ir kā simulācija matemātika pilnībā visu norakstīja. Neko nezināju eksāmenā. No špikeriem vai no partnera? Arī bija. Viņš sēž meiteni. Mēs tālmācībā, kad tu mācies, tad tu vienā datumā visi savācās, un tad visi liek kopā, un man paveicās, man bija blakus, tā teviņa aptuveni sēdēja meiteni, un es tā sēžu. Vīries tuvāk. Pirmā pusstundu sēžu, kaut ko tēloju, ka es kaut ko rakstu. Es redzu, ka viņa pirmo lapu pabeidz, es tāds, viņa to norakstīja. Viņa tā man prasa, ko tev vajag tieši? Es visu lapu iedod. Viņa man iedod visu lapu. 5 minūtēs visu norakstu un vienkārši nodevu. Tās 2 pat nepildīju. Paldies! Man pietiks. Bet tas bija 12. klasē, jā. No 9. es pats noliku. Man pat mums referējumi tā kā tā saruna bija, ka viņš to ASV kolēģis teica, ka jums ir tā, ka tev zemāk atzīme kaut kādu. Viņi tur maz jāmācās. Visus jau netrenējies. Man bija... Pagāja, par šo viņš šodien skatījās. Mēs taču pieminējām viņu aizvakar strīmā. Es viņam rakstīju pirmdien vai otrdien no rīta. Neatbild, es strīmā pasaku beidz ignorēt. Viņš skatos strīmu, sorry, atlāksu. Es vienkārši pārvācos 2 dienas, pārved manis no Valmieras uz Rīgu atvedu, un vispār nebija spēks. Tas pirmajā dienā atbrauc, kur ap 12. nogulēja pēc tam līdz 10. rītā, un vakar vispār, man liekas, 1:30. Pārvākšanās tā ir. Ja neskatītos PPK, tad arī šodien neatnāktu, vai ne? Visdrīzāk. Nē, es gan jau atnāku, bet es vienkārši vēlāk uzrakstīju. Vēl vēlāk. Klau, tad tu sāc tagad gatavoties ar metu, kad jūs sākat? Vēl grafiku. Parasti ir, man liekas, ka pirms Ziemassvētkiem... Bet tu teici, ka sāc trenēties. Es individuāli tagad ar treneri, kurus jau 5 gadus trenējos. Ko tu trenējies? Tāds Kaspars Reikmanis. Viņš ar Raimu strādā vēl ilgāk, 7-8 gadus, man liekas, jā. Un pirmo gadu, kad es atnācu virslīgi, tad arī es uzreiz aizgāju pie viņa. Un jā, tā mēs tagad... Metas sistēma? Nē. Viņš vispār cilvēks no malas ir... Dārgi ir tā individuāli treniņi? Investēt sevī? Ciparus nē, bet gribētos, jā. Ja man būtu metas alga, tad... Būtu dārgi. Nebūtu patīkami atdot, jā, bet es tāpat vienmēr atdevu, tāpēc, ka es sapratu, ka to vajag. Investē sevī. Bet tā, laikam, jau nav dārgi. Bet ko tu dari? Tīri fiziskais vai ar bumbu arī kaut? Nē,
Tagad vispār tikai džims, svāri kaut kādas tur iekšējos muskuļus. Dziļos, jā. Nu, tagad pirmās treniņas skaidrs, tur bišķiņ tā, lai vienkārši atmodinātu tos muskuļus, bet pēc tam vairāk svari tur. Kas tev trūkst, kā domā, ko treneris saka, nu, tīri fiziskajā ziņā? Tu gribētos lielāku masu? Jā, gribētos, bet man arī bija tā, ka tas bija pirms, es neatceros, kurā gadā tas bija, vai pirms 2 vai pirms 3 gadiem. Es sāku sezonu ar 78 kg un pabeidzu ar 72. Kāpēc? Man ļoti grūti noturēt svaru, kad ir slodzes un... Noturēt augšā? Jā. Laimīgais. Es visu dzīvi cīnījos, lai... Man tagad arī, piemēram, es pabeidzu sezonu, man bija, es domāju, kaut kur 7,5 plus mīnus. Es aizbraucu tagad atpūsties 7,2 tagad. Tu vari ēst, ko gribi, ja? Nu jā, bet es neēdu, ko es gribu. Kad es pēc spēlēm es ēdu, ko es gribu, bet tā, tagad vispār es tur tā padziļinātā, kas tajā ēdienā visā un gribās savest tā, ka, lai es dabūnu to svaru, kurš ir tā kā naturāli man svars vajadzīgs. Man teica, ka tā kā man tā diēta un ar šito diētu, pat ja es nometīšu kaut kādu svaru, tad tas ir tāds, kā man vajag tā kā uz to brīdi to svaru. Pēc daudz sportisti, tavu kolēģi, investē sevī, ka tu redzi, ka viņi strādā ārpus treniņiem un darbojas, to vienauši ticamāk tie. Tā, džimā skaidrs, ka, tā kā to ir visvieglāk arī redzēt, bet, man liekas, tā ir ar ēdienu un kaut kādas atjaunošanās tādas nav ļoti. Vai nekā paļaujās uz klubu, ko klubs ierodu? Tie, kas ir, tā kā, tos, ko tu redzi uz laukuma labākus pa lielam, tie arī visi dara kaut ko papildus, tā kā, tāds viss trakākais, man liekas, dara, jo ir. Tas ir fanātiks. Viņš tāds, man liekas, vientuļnieks dziļi sirdī ir un viņam grūti, man liekas, arī tāpēc, zin kā kaut kāda depresija uznāk arī dažreiz, ka tu izdedz, bet tīri tādā darba apjomā un kā viņš, vispār, kā viņš dzīvo, tas ir tāds top level, man liekas. Mazliet veiksmes trūkst, ar traumām. It kā viņš visu dara, arī Instagramā un lasot, tu saproti, ka viņš visu dara pareizi, bet kaut kā tās traumas viņam. Zin kā, bieži ir tā, ka ja tu dari pārāk daudz pareizi, tad tas arī nav pa labi. Pieminēja Raimondu, tu ar viņu kontaktē? Tagad izlasē viņš bija, jā, pēc tā visa, kā viņam iet? Rupi sakot, nevajag tur stāstīt detaļās, ar viņu viss būs labi, viņš pārdzīvo, nezinu. Viņš tāds cilvēks, kurš, man liekas, māka apslēpt emocijas. Jā. Nedalās, ar visiem. Viņš it kā dalās, bet tā kā, man liekas, ka ne līdz galam viņš godīgi runā, ko viņš saka, un skaidrs, tā nebija normāla situācija īsti uz kameru, un tu vienā dienā vienkārši visur par tevi runā. Nevis tā, ka tu iesi 3 gols tur Real Madrid. Un ne tā, ka tu esi pieredzis pat, labi, tur Ronaldos vispār vienalga, viņam katru dienu tā ir, bet ka tev vienkārši vienā dienā bām un viss par tevi runā, tad... viņš jau saka, ķipa, ka tikšu galā tur tagad ar juristiem runāja, tur varbūt kaut kādu kompensāciju dabūt, un tāpēc... Kā jau būs labi, bet cik es sapratu, tad visdrīzāk, kad... Neatgriežās tur, ja? Nē, viņš man liekas, ka ir tur. Ir tur, ja? Bet, ka, arī Specija... labi, tas, ka Specija bija viņa pusē, uzreiz tā kā pazvanīja viņam un pateica, tas nav normāli, ķipa, meklēsim kaut ko jaunu, vai skatīsimies, paliks pie mums, vai kaut ko jaunu atradīsim. Kas tur bija? Repers. Krievu repers. Aizgāja. Uz šīs brīnišķīgās nots. Lukas, novēl tev palikt tikpat pārliecinātam par sevi. Un tas nav tā. Tas ir vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs. Par visiem nerunāšu, runāšu par sevi. Man tā trūka. Man tā liekas šobrīd. Un
Nu, lai tev izdodas viss, ko tu esi iecerējis, gan Bentleys, kā viņam, Continentals. Nu, zikā, ja es spēlēšu tur, kur es gribu spēlēt, tad arī tas pārējais atnāks. Man tas galvenais mērķis ir tomēr uzspēlēt. Nu, pat ja man maksās 3000, bet es spēlēju tur 3000 skatītāju priekšā. Bet Bentleys nebūs, ja būs 3000. Bet būs sirsniņā, jā, Bentleys lielā. Un tā kā tuvojas jaunais gads, iepriekšējā vienā intervijā bija teicis to, ka tos individuālais mērķis šim gadam, kas bija debitēt izlasē, tas tev sanāca. Kāds ir tavs? Vēl viens labs, kurš sanāca. Bija 10+10 savāk. Arī, ja? Okay. Pēdējā spēlē double. Un uz nākamo sezonu, kāds ir tavs individuālais mērķis? Skatoties, kur būs. Jā, tu jau nevar zināt. Tas jautājums, tāpēc, noteikti. Ja pacelt līmeni. Ja metā, tad 15+15. Tad mēs cīnītos par Eirokausu. Jā, tieši tā. Tāpēc, tas nebūtu sliktākais mērķis, bet būsim objektīvi. Un, tā kā Andris ar Ģirtu arī man godīgi pateica, tā kā, ar mani nerēķinās kā ar metis spēlētāju tagad. Tāpēc, nevis tāpēc, ka negrib, bet, bet tāpēc, ka saprot, ka ir pāraugts. Jā, tā arī var teikt. Tāpēc, gatavošos visdrīzāk ar metu. Tagad, cik būs laiks un vienkārši sagatavoties pēc iespējas labāk. Cerams, ka jau janvārim, bet ja nesanāks janvārim, tad martam. Labi. Paldies tev par sarunu. Es ceru, ka tev veiksies īpaši labi ar izlases sastāvā, jo mums tas jāvinē, jāiet tālāk, tad labāks rezultāts. Bet tas ir, man liekas, tikai pēc 26. gadā martā. Jā. Nē, tas jā, bet tagad būs izloze. Draugi, paldies, ka šogad skatījāties mūsu raidījumus. Pēdējais raidījums? Tu esi pēdējais viesis lielā sarunā, kas būs pēc šīs sarunas. To mēs vēl nezinām, bet tādā paskatā mēs gan jau, ka tiksimies tikai 2025. gadā. Visticamāk, jā. Visticamāk. Paldies mūsu draugiem, paldies LVBet. Skors. Paldies Lāvu Salabjūrī mammai un Lukas tētim. Un mammai arī. Un māsai, un Omei. Un Līgavai. Un Andrim. Un Ģirtam. Un visai zaļie, baltai ģimenei. Un Valmieras faniem, protams. Čau. Atā. Visiem tukši. Čau. Aplausi.